izelpo, ielpo. Esi šeit un tagad. Viss būs labi, Džem. Viss būs labi. Mums izdosies. Bet es jūtu, viņa nāk. Viņa nāk. Kas ir viņa? Perimenopauze. Nāk. Viņa nāk. Viņai līdzi ir proteīna batoniņš. Viņa vēlas nomest 400 gramus. 4 kilograms. 4 kg un 400 gramus. Tieši precīzi. Tieši precīzi. Precīzi, jā. Es nezinu. Uzreiz sākam. Mēs šodien, manuprāt, runāsim par Excellentu grāmatu. Jā. Es uzreiz gribu tomēr publiski atklāt, ka tad, kad es tev ierosināju, ka mēs varētu runāt par šo grāmatu, tu kaut ko tur spirinājies, ka nevajadzētu. Jā. Mēs varam teikt, par kur grāmatu mēs runāsim par Ingas Spriņas dišpārdokli karstāko grāmatu šobrīd Latvijas sievietēm. Tā ir. Jā, tādēļ, ka tāpēc, ka Inga ir krūta žurnāliste, vai ir, vai bija, es tagad īsti nezinu, vai viņa ir vairāk influenceri vai žurnālisti vēl projām. Un es domāju, viņa ir piedzīvojusi šausmīgi daudz negāciju savā dzīvē un beidzot izrausies no tām šausmām, kas viņai bija jāpiedzīvo, kur viņai sūtīja uz Rebaltiku bēru pušķus. Tas bija diezgan traki. Un viss tās ļaunības, kas bija sociālajos tīklos pret viņu un kas ir pret žurnālistiem. Līdz ar to es tā bišķīt domāju, vai mums nevajag viņu pasargāt. Jā, tu no tāda viedokļa. Jā, es no tāda. Nē, es tev arī saprotu. Tas ir tas. Neko. Nē, es tev saprotu. Epizode 242. Ko? Nē, man vienkārši likās, ka es tev ļoti arī saprotu. Un es arī godīgi sakot, manuprāt, tas bija arī daļa no tā iemesla, kāpēc viņai savā ziņā tā jaunā influenceres karjera ir ļoti labi aizgājusi, jo viņa nāk ar to pilnīgi ārprātīgo uzticamības kredītu, manuprāt, īpaši no tādām liberālām, izglītotām sievietēm un arī īstenībā vīriešiem, jo viņi kopumā ir 20 plus gadu pieredze. Jā. Viņa ir viena no Rebaltikas līdzdibinātājām. Un, manuprāt, arī viņa, protams, ir rakstījusi ļoti daudz un dikti par visādām politiskām tēmām, tur korupcija un tādas lietas, bet būsim godīgi, ka viņa tādu popkultūras slavu Latvijā tomēr ieguva lielā mērā ar, manuprāt, tas bija TV3 šovs, kā saucās, Karmas latvieši. Jā. Karmas latvieši, manuprāt, tas viņai nodrošināja milzīgu. Tas bija ļoti labi. Tas bija ļoti forši. Tas bija gan popkultūra, gan izglītojoši, gan kritiski. Tur viss bija pareizi. Tā kā tālūk, jā. Vai tu vispār domājies par perimenopauzi? Par Ingu Spriņu skaidrs, tu esi domājusi, mēs būsim korekts pret viņu. Es kopumā godīgi sakot, es domāju, ka mēs neesam paši ļaunākā šajā podkāstā pret tiem autoriem. Es domāju, ka varētu sliktāk. Jā. Es domāju, ka varētu sliktāk. Zin kā, arī vēl Latvija ir maziņa, tomēr gribās pa ielām staigāt droši. To sadarbību ar Jāni Rozenu zvaigzni gribas nopelnīt tomēr. Vai ne? Jā, bet tā ir mazliet tāda Latvijas problēma, kad vismaz man ik brīdim ir tāda doma par to, ka kā tu tagad par kādu kaut ko? Un jums pēc tam vienā pilsētā jādzīvo. Ir bišķiņ mūsinoši, bet no otras puses arī saprotu, ka nevajadzētu no tā pārāk ļoti baidīties, jo galu galā ne visiem patīk tas, ko es daru, un man ir jābūt ok ar to. Man nevisai var patikt arī lietas, ko dara citi, un tas arī ir ok. Tā ir, jā. Ar perimenopauzi man ir tādas pārdomas par perimenopauzi. Es saprotu, ka tā kā teorētiski un arī praktiski sievietes veselība ir tāds temats, par ko bieži vien ir skatījušies caur vīrieša veselības prizmu, vai pētot vīriešus, nevis sievietes. Ir skaidrs, ka mēs ļoti maz zinām par sievietes ķermeni, par to, kas notiek saistībā ar hormoniem. Vēl joprojām tas kārtīgi netiek pētīts un nav pietiekami daudz finansējumu tam veltīts. Līdz ar to tas, ka kāds runā par kaut kādām lietām, kuras mēs varbūt līdz galam vēl nesaprotam un nezinām, ka tas tiek izcelts, man šķiet, ka tas ir labi. Tāpat laikā es domāju par to, ka tā perimenopauze tātad skar sievietes, cik es esmu sociālos tīklos arī no Ingas sapratu, no serijas sākot no 35 var gadīties uz augšu, pēc tam jau menopauze un tā, ja. Un tas ir tā sieviešu daļa, kur ir tikko
tikko izbāzusi galvu no ūdens ārā. Tikko viņa tā kā sāk tvert gaisu un domā, nu tagad es varētu sākt dzīvot. Un perimenopauze. Vienkārši cover, un tev tā kā met virsū šos te padomus, met virsū ēdienus, kas tev ir jāpērk, visus tos uzturbagātinātājs, un kremus, ko tik vēl nē. Viņas ir pelnošākās, viņām ir vairāk naudas, un iedzīt viņas tajā diskomfortā, sākt uzdot jautājumus, vai es jūtos noguris tādēļ, ka man ir darbs un tur tā kā bērni un vīrs un pienākumi, vai tādēļ, ka vienkārši man vajag tabletes lietot, jo man ir perimenopauze. Man rada tās bažas, šitas te, kad iespējams vienkārši someone's cashing in. Jā. Es mēģināšu mazliet vēlāk izstāstīt, ko es par to domāju, un dažiem punktiem arī grāmatā mēs pieskarsimies. Bet jā, man arī ik pa brīdim, man pirms šīs grāmatas izlasīšanas bija tāda sajūta, ka perimenopauze ir kaut kāds tāds kārtējais, mistiskais koncepts, un kāpēc man bija tā skepse tāda, bišķiņa tāda skeptiskā latvieta. Jo tur tie visi simptomi, vismaz online skatoties, tie simptomi, pazīmes, viņi ir tik vispārīgi un tik ļoti pilnīgi visiem pasaules cilvēkiem. Būsim godīgi, gan vīrieši, gan sievietes vecuma grupā 35+ ir ļoti bieži noguruši. Viņi ir ļoti bieži neizgulējušies. Viņi ļoti bieži ir stresā un viņiem ir kaut kādas ķermeņa novecošanas pazīmes. Ja? Tur sievietēm, protams, ir individuāli, bet tur ļoti daudz tās pazīmes ir tāds tā kā, jā, tu esi noguris pieaugušais, kurš šodien savus bērnus aizstibīja uz dārziņu, tad devās uz 800 darba sapulcēm, un tagad tev ir karsti, augsti un gribas raudāt reizē, jo tu esi noguris, ir viens dienā, un tu neesi ēdis brokastis. Jā. Tu sāc pieņemties svarā tādēļ, ka tu vienkārši, kamēr tu menedžē visu citu cilvēku dzīves, tu nekusties gana daudz, vai arī kusties tikai skraidot un vācot svešas zeķus un apenes, un pamperus mazgājot vai savācot, un atceries par ēšanu, un tev vairs vienkārši nav spēka, un tad tie ir nageti vai kaut kas neveselīgs. Lieliski. Jautājums ir, vai tā ir dzīve, vai tā ir perimenopauze. Jā, un kur ir tā robeža? Bet man liekas, ka grāmata puslīdz iet uz priekšu. Tātad vispār par grāmatu. Lecam iekšā, jo te īstenībā, ja iepriekšējā epizode mums bija pa 23 lapas pusēm, tad šobrīd mums ir par 200 jālākā. Ja? Un 23 lapas gāja pusotru stundu. Es apsveicu visus cilvēkus, kas klausīsies šo turpmākās 8 stundas. Pirmais, es jāatzīst, man vāks karsti, ja? Un man ļoti patīk, ka tomēr ir atsaucis uz sabiedriskajiem mēdījiem, kā dzīvot labi un izskatīties lieliski pirms un pēc menopauzes. Ja? Okay. Kā labāk dzīvot? Uzreiz man atcita Latvijas Radio 1 raidījumu, kurš ir viens no maniem mīļākajiem raidījumiem. Nākamā grāmata, kā labi dzīvot un labi izskatīties pirms un pēc perimenopauzes. Šitas ir pirms un pēc menopauzes, bet es vienkārši redzu, ka šeit varētu būt karsti 2. Karsti 2, kā labi izskatīties un dzīvot, jā. Varētu arī vīriešiem, kā labi. Vīriešiem varētu būt vienkārši grāmata. Tur būtu 25 lapus. Kā dzīvot labi un izskatīties lieliski. Tur viņiem vienkārši iet dušā. Nē, tur rakstīts, just be yourself. Mīli sev kāds esi. Tā, sāksim pirmo vāku. Es gribētu, lai tu izlasi, jo šeit ir sieviešu sajūtas perimenopauzē un pēc. Tā. Tā neesmu es. Eksplodēju par sīkumiem. Jā. Diemžēl. Bet ar terapeitu strādājot, varēja tikt galā, starp citu. Sakliedz, ka vīrs nepareizi griež gurķi. Es domāju, ka visdrīzāk arī objektīvi. Viņš griež nepareizi gurķi. Tas pat nav gurķis. Tas ir cukīnī. Švaks, miegs un mūžīgs nogurums. Ček. Negribas seksu. Arī bieži. Ļoti bieži. Vienkārši es esmu par nogurušu. Man nāk miegs. Pieņēmos svarā par 5 kilogramiem. Tikai 5? Nav ēdus nekad. Visus gribējās nogalināt katru dienu. Satiec mani dienu pirms mēneša. Cīnos ar vēdera pūšanos. Es ēdu tik daudz mēslus. Un tad es vienā dienā sēdos mēslus, otrajā dienā apēdu paciņu ar brokuļiem, un tad abās dienās man ir slikti. Aizmirstu un putroju vārdus. Jā, es regulāri. Jā, vispār tā ir. Tāpēc, ka
Man tā kā šķiet, tas tādēļ, ka manā galvā vienkārši non-stopā ir pārāk griežās tā vāveri, tur tā kā visu laiku histērijā. Tas regulāri pārsaukus cilvēks citos vārdos. Ginekoloģi saka, ka viss kārtībā ieteica padzert vitamīnus. Es parasti ginekoloģiem saku, ka es neticu vitamīniem, neskaitot D vitamīnu un C vitamīnu. Un es saku, tā kā tur nav zinātniski pierādījumi, viņas parasti saka, nu tā jau ir. Sāku sevi likt pirmajā vietā. Vot tā Latvija pirmajā vietā. Šī ir, tā kā varbūt tas ir LPV buklets, ko mēs lasām. Nu, es negribētu Ingu uzreiz sākt apvienot politiskā angažētībā. Es ļoti atvainojos par šo. Jā. Es ritīgi satraucos, ka es pateikšu kaut ko tādu, man vajadzēs to nožēlot. Es vispār pēc pagājušā podkāsta ļoti nožēloju, ka mēs smējāmies par Broku. Man likās, viņš jau tā ir tik daudz ciets, un mēs vēl par viņu smējāmies. Es domāju, ka kāds ir vērsies jau pie tevis? Nē. Man ir bažas, ka viņš neklausās mūsu pat. Nē, es domāju, varbūt kaut kādi lielākie viņa fani jau ir. Nē. Jo vienkārši mana bažas ir par to, ka es neesmu vienīgā sieviete Latvijā, kur ir iecerējis Armandu Broku par savu otro vīru. Un es tur domāju, ka tur ir diezgan dusmīgs dāmas, kas man dusmās sūtīs bulciņas. Jā, bet for the record, vai mēs jau pārnājām par to, cik viņa skaisti izskatās? Viņa krūta izskatās, smaidīga, dzīvelīga, viss ir krūts. Labi, viss ir kārtībā. Tā. Labi, sākam, maucam, jo te vēl es vēlos uzsvērt, ka grāmatai ir atsauces, ir bijuši atsevišķi kritika online par to, ko viņi tur ir izmantojusi un vai tur ko, bet godīgi sakot, es gāju cauri un es neko neredzu, es arī esmu dumja. Es neredzēju neko traku, plus viņa grāmatai, viņa arī vienā intervijā ir minējusi, ka viņa izmantoja faktu viņai pirmkārt viņa uzsver, ka katru nodaļu ir pārlasījis kāds ārsts, ja tā ir medicīniska nodaļa, ja? Tad vēl tam visam klāt viņa ir izmantojusi arī faktu pārbaudītāju no Rebaltika piesaistījusi, lai vēlreiz pačeko. Tādā ziņā, godīgi sakot, man izklausās, ka viņi no savas puses ir izdarījusi tīrāko darbu. Šai grāmatai ir redaktors. Wow. Šai grāmatai fotogrāfs ir. Un vispār šai grāmatai ir visas tās lietas, kas ir jābūt grāmatai. Tā kā, pie tam, kad nav izdevniecības. Jā, viņi ir paši izdevusi. Jā. Tas ir krūti. Jo, jāatzīst, mums podkāstā reti, kad nonāk grāmatas ar atsaucēm. Tāpēc mēs arī šodien ierakstu laikā dzeram vīnu. Jo mums ir vienkārši jānosaka. Jā, jo šī grāmata kopumā viņai te nevajadzētu būt. Es neslēpšu, es viņu esmu paņēmusi tikai tāpēc, ka viņa ir super populāra un šobrīd internetā ir kipišs par to. Jā. Es nemaz nesagaidu, ka viņa būs slikta. Jā, viņa ir tātad katru nodaļu ir pārlasījis, faktčeks ir, visi tādā ziņā, man liekas, ka papīri ir tīri. Sāksim ar to, kā Inga nonāca šajā sarežģītajā situācijā, jo visa grāmata ir viņas nedaudz tā kā ceļš eju. Viņai visās nodaļās mēs neiesim, nelasīsim katrā rindā, bet viņa kopumā iet tas stāsts, tas narratīvs ir tāds, ka viņa runā par dažādām tēmām, bet viņa ievīja, kā tās tēmas uz viņu attiecās. Viņa tad iet cauri, kā viņa šeit nonāca. Jā, kas teorētiski ir pareizais ceļš, tā kā no tādas grāmatas izdevniecības, jo tur cilvēkiem jau vajag to hero's journey, vai ne? Jā, un te ir. Jā, bija 2024. gada aprīļa vakars, stāvot guļamistabas spoguļa priekšā ar kleitu mugurā, sapratu, ka man uzaudzis vēders. Kleitu izvēlējos tāpēc, ka plānojām ar vīru iziet vakariņās. Tas notiek reti, tāpēc kleita sen nebija izvilks no skāpja. Mēģināju ievilkt vēderu, nekā guza, kā bija, tā palika. Uzkāpu uz svariem 3 kg vairāk un sajūtu, ka tie visi aizgājuši tieši uz vēderu. Taču es it kā neko nebiju mainījis, ēdu tāpat kā vienmēr, kustējos kā ierasts. Rīta. Mums bija šīs problēmas. Zini, es viņu sāku. Tev ir tā empātija. Man ir empātija, tāpēc, ka es esmu tāda pati muļķa. Un te es viņu saukšu par muļķi. Bet tā mīļi. Es arī esmu viena no tām bēbēm, kas pēc būtības satraucās par 3 kilogramiem. Pārdzīvoju, jā. Man ir bijuši stand-upā arī joki par to, kā es jūtos resna. Un es biju nedaudz sašutus, ka par viņiem neviens nesmējas, līdz man Aiva uzprasīja mātišķi, kā tā Santa liekas, kāpēc par šiem jokiem neviens nesmējas. Un izrādījās, ka tas, ka es jūtos resna, nenozīmē, ka tām sievietēm, kas sēž autori jau uz mani skatoties, viņām tajā brīdī, ka es sāku īdēt, ka es jūtos resna, viņām gribas man iesist. Jo 38. 40. izmērs uz manu augumu nav resna.
Nē, nav. Tā kā es viņu saprotu, bet es arī saprotu to reakciju. Nu, jā, es domāju, es tam Ingas ceļojumam esmu sekojis, un ir tā, ka es pamanīju, tad, kad viss šis sākās, un man bija tādi jautājumi, jo man šķiet, ka viņai, kā cilvēkam, kas māca cits par kritisko domāšanu, un viņa māca kontekstualizēt lietas, būtu jāuzdod arī jautājums, kāpēc man skaistai un principā tievai sievietei šķiet, ka šie 3 kilogrami ir problēma. Vai kaut kas notiek sabiedrībā attiecībā uz sievietēm? Kāpēc es izjūtu šo spiedienu? Un man ir tracina tas, ka viņi nav šo izdarījis, kur viņi nav uzdevuši šo te jautājumu, kāpēc? Kāpēc sievietei, ka viņa ir 3 bērnus piedzemdējusi, ja? Viņa ir veiksmīga, brīnišķīga sieviete. Kāpēc viņa nav spējīga pateikt, fuck it, es esmu lieliska tāda, kāda es esmu, mans ķermenis mainās, es palieku vecāka. Man nav jāielien tajās džinsās, kuras velk mana 15-gadīgā meita. Es saprotu, ka ir sievietes, kam to vajag darīt, bet es vienmēr būtu gribējis domāt, ka kritiski domājošas sievietes, feministas, tipa, tā kā neiet tai virzienā. Klau. Man ir gaidas, ok? Tev ir gaidas. Ko tad tu teiksi par to, kad es sieviešu stand-upā nopelnīto naudu tērēju lāzera epilācijā, matu balināšanā un botulīnu injekcijās? Bet tu saproti, kāpēc tu to dari. Jā, saproti, man gribējās refleksiju. Es to daru sev. Tikai sev. Tam nav nekāda sakara ar sabiedrības gaidām pret mani kā par 38 gadus vecu sievieti. Pilnīgi nekāda. Es saprotu tavu vēlmi pēc tā, ka tu gribi, lai mēs atzīstam, bet no otras puses ir arī, manuprāt, ir ok skūtās padus un tievēt. Es pilnīgi piekrītu, bet no Ingas Sprints es gaidu, ka viņa ieliek to plašākā kontekstā. Tas ir tā kā viss, ko es prasu. Protams, es taču arī visu laiku tievēju, es arī skūtās padus, es arī krāsojos. Visu es daru, bet es arī saprotu, ka tā ir tāda daļa no šī patriarchāta, kurā mēs izpiedalāmies. Sociālā teātra, kurā mēs spēlējam. Sociālā teātra, jo mēs Latvijā ir ļoti augstas prasības par to, kā sievietēm ir jāizskatās apkārt tev. Man arī visas, jau tā kā rinoplastija būs lielākajai daļai jau šo laiku uztaisīta. Botoks arī, tievēšana ir arī non-stopā vai apsēstība vairāk vai mazāk ar to, kā tu izskaties vai ēšanu vai šiem te jautājumiem. Tas ir ok, bet vienkārši man nevajadzēja vēl arī, ka kritiski domājoši cilvēki arī šajā joino to visu skinny 20-gadnieču to baru. Es tikko nesen redzēju vidi, kur bija tāda 20-gadīga ļoti tieva bēba, kas teica, you are not a dog, you don't need a treat. Es esmu. Man vajag. Man liekas, tas tik šausmīgi toksiski, un man vienkārši ir tā kā, es novīlos es tiešām pa īstam vīlos un paliku bēdīga. Bet jā, šeit man ir jāpiebilst, ka tā vienā tajā lekcijā, intervijā, kuras klausījos ar viņu vienā laiks, manuprāt, lasīt, tas bija, es tagad domāju, vai laiks rakstīt, tā viena dāma, kas rīko arī tos valodas kursus un tā. Viņai bija Veckalne, jā. Un tas bija, tur viņa minēja, starp citu, ka viņas meita ir, arī viņa ir pieminēta, viņas vecākā meita, starp citu, ir pie faktu pārbaudītājiem. Un Nele ir nākus iekšā, viņa ir, es pareizi saprotu, viņa ir agrīna 20-gadniece, un viņa esot jau gājusi cauri, un vairākās vietās tieši viņai koriģējusi toni attiecībā par ķermeni, un viņa minēja piemērus par nopelnīt ēdienu, kur viņas meita ir teikusi, ka cilvēki nenopelna ēdienu. Jā, tas traki ir. Bet laikam es piekrītu tev, ka ne gana, jo te prasītos biežāks tāds, tas konteksts. Te vairākās vietās parādās tāds ļoti interesants attiecības ar ķermeni. Ja, vienkārši ļoti maz vīriešu, statistiski, es domāju, ļoti maz vīriešu, kuriem ir tas vēdriņš uzaudzis un kuri uzraksta par to grāmatu. Okay? Jā, bet kopumā tagad vispār runājot par vīriešiem, šis citu izlīdzinās gan labā, gan sliktā nozīmē.
Pirmām kārtām ēšanas traucējumi zēniem šobrīd ir viena no visbiežāk nediagnosticētajām lietām, jo visi ir pieraduši vērot savas meitas un savas skolnieces, bet nav pieraduši vērot zēnus. Plus arī pieaugušā vecumā šobrīd jau aizvien vairāk arī vīrieši domā par svaru. Nereti viņi par to domā, paldies Dievam, mazliet veselīgāk, jo nevajag izlīdzināt dzimumu ar negatīvo. Viņi mēdz vairāk fokusēties tieši uz veselības aspektu un tā, bet šis ļoti strauji izlīdzinās. Tā kā nav arī tik traki tādā dzimuma līdztiesībā. Bet tagad ejam pie labākās lietas. Es gribu, lai tu man izlasi šo daļu un tad izlasi par biežākajiem simptomiem. Es gribu zināt, kas mums Iečkosimies, ja? Jā. Regulāri visu, ko aizmirst, lai nepalaist garām sapūtas Zoom, sāku izmantot atgādinājumus telefonā. Vairākas reizes pārlasīju savus rakstus, jo baidījos sajaukt faktus un pieļaut muļķīgas drukskļūdas. Un arī pieļāvu. Par laimi tekstu pirms publicēšanas lasīja redaktori. Biežākie simptomi. Neregulārs mēnešreizes. Man ir regulārs. Man arī. Miega problēmas. Man nav. Man dažreiz ir, jā. Atmiņas zudumi. Es dažreiz neatrodos, es aizēju uz virtuvi un skatos, pēc kā es atnācu. Un mans bijušais vīrs, viņš šodien atsūtīja ģeniālu īziņu par šo tēmu. Viņš teica, lai es viņam nolieku, viņš atbrauks uz dzīvokli pakaļ volejbola bumbām, jo viņš spēlē volejbolu, un viņš lūdz, lai es viņus nolieku redzamā vietā, jo iepriekšējā reizē, kad viņš ir braucis uz dzīvokli pēc volejbola bumbām, viņš nav paņēmis līdzi uz volejbola bumbas, bet ir paņēmis mūsu vecāko meitu. Perimenopauze. Jā, nē, man vienmēr tas ir bijis tā, ka es zinu, ka tas ir saistīts. Man, piemēram, ir likums, 3 lietu likums. Ja man rokās ir vairāk kā 3 lietas, to 4. es pazaudēšu. Tāpēc, ka es viņu atstāšu kaut kur. Tā vienkārši ir. Labi. Garstāvokļa svārstības. Es nezinu. Baigi grūti pateikt. Bet arī visāds sūds notiek dzīvē. Es, piemēram, šodien ļoti saskumu, bet tādēļ, ka vienkārši baigi daudz, kas notika ar mani šodien. Locītavs sāpes. Man trakši ceļi, bet jau sen. Bet nesāp. Bet nesāp, ne. Makstas sausums. Varbūt, es nezinu. Man nav, bet... Libido zudums. Bet dažreiz pirmajā randiņā sākās pēkšņi makstas sausums. Bet tādā ziņā man jāsaka, ka šis ir tā ļoti stilīgi, ka viņi ir nenormāli atklāti tajā grāmatā. Tādā ziņā viņai šis nepatiktu, bet kā Didriksona arī, starp citu, viņi var mīlēt vai ienīst, bet viņi ir ļoti atklāti par visu ķermenisko sūdu, kas ar viņu notiek. Arī par to, ka viņi ir tas deguns. Par aizcietējumiem. Jā, dzemdības praktiski viņas tika livestreamotas. Jā, libido zudums, par to es tā kā... Bet es nezinu, man nekad nav bijis arī kaut kāda attiecība sākumā, vai kad ir ļoti daudz brīvā laika, kad nav mājās bērnu. Tas ir par to telpu, mentālo un fizisko īstenībā telpu, man šķiet. Jā. Tā. Svara kāpums. Man tur... Nesāksies, jā, man laikam tā perimenopauze sākās jau, kad man bija 14. Nakts svīšana. Tā man ir un karstu un viņi man arī ir, bet tas tādēļ, ka man ar to vairogdziedz arī problēmas. Urīna nesturēšana, kas, es atvainojos, ir diezgan klasiska lieta visām sievietēm, kas ir dzemdējušas, nevis perimenopauzes simptoms. As much as I know. Jā, bet tā vēlos uzreiz piebilst, arī tālāk grāmatā tiek pieminēts, tas nav jānormalizē, ir jāmeklē palīdzību. Tas gan. Migrēna. Nē. Man nav, jā. Klētu tajā aprīļa vakarā tā ir neuzvilkt, toties sāk cīņa ar liekajiem kilogramiem un uzkāp uz daudziem grābekļiem. Tagad, kad esmu izlasījis daudz materiāls par šo tēmu un uzklausījis sieviešu sūtītos pieredzes stāstus, saprotu, ka esmu tipisks vidējais gadījums, gan piedzīvoto simptomu, gan pieļauto kļūdziņā. Uzaugušo vēderu mēģināju nodzīt, kā parasti skrēju, vairāk ēdu, it kā mazāk. Okay. Atkal par to nelaimīgo vēderu. Tas man nedaudz tomēr... Man gan drīzāk gribas teikt, kā man teica ģimenes ārsts pēc pirmā bērna piedzimšanas, es aizgāju un teicu, ka man vispār tas svars tomēr nekrītās. Viņa teica, bet, mammīt, izstāsta, ka vīrs taču tā kā vēl projām ar jums. Te gribu īsti pieminēt, viņa iezīmē risinājumus, bet viena lieta, pāris lietas, ko mēs jau sākumā pieminējām, viņa piemina par to, ka diemžēl, kad sievietes ķermenis tiek vairāk pētīts laikā. Pirmkārt, sievietes ķermenis ir pētīts krietni mazāk, kā vīriešu ķermenis.
Divi, viņa piemin to, ka tad, kad sievietes ķermenis tiek pētīts, viņš tiek pētīts auglības kontekstā. Tad joprojām ir tas patriarchālais par to, ka sieviete reproduktīvajā vecumā vēl ir kaut kāda vērtība, bet arī caur tādu reproduktīvo tev jādzemdē. Un sanāk, ka tajā brīdī, kad viņa nav vairs reproduktīvajā vecumā, tad sākās šis neredzamās sievietes sindroms arī tīri medicīnā, kam klāt nāk tas, ka vispār vēsturisko datu mums ir krietni maz. Ja? Un viņi saka, kad sieviete, tur ir tas sieviete nav mazs vīrietis, mūsu ķermenis darbojās pilnīgi citādāk. Par to vien Inga ir pelnījusi aplausus. Ja godīgi, ka beidzot par to arī kāds latviešu valodā normālā grāmatā runā. Ļoti labi ir aprakstīts. Un viņi to svarīgumu arī piemin, ka viņi saka, viņi domā, ka tas strauji mainīsies. Viņa piemin vienu no argumentiem tādu, ka mēs dzīvojam krietni ilgāk. Sanāk, kad starp sievietes to reproduktu, kad vidēji tomēr sieviete 45, teiksim, sākot no 45 gadu vecuma vairs tos bērnus neplāno, mēs nerunājam par atsevišķiem tādiem izņēmumu gadījumiem, bet sanāk, ka viņai vēl ir, no sērijas vēl vismaz 30 produktīvi gadi. Un viņai ir jāstrādā, jādzīvo. Un sanāk, mēs visi esam ieinteresēti, lai viņas forši dzīvo šos gadus, ne tikai no tā. Vēlams tievas. Lai būtu skatīties. Lai būtu smukas, jā. Viena lieta, kur viņi piemin, ka viņi runā par Amerikas piemēriem, bet tad viņi piemin par Latvijas situāciju. Un man tā liekas arī diezgan traki. Latvijā situācija ir līdzīga. Jaunie mediķi apgūstot vispārējās zināšanas gan Rīgas Stradeņu universitātē, gan Latvijas universitātē par menopauzi noklausās tikai vienu lekciju. Tiem, kas vēlāk specializējās ginekoloģijā, veltīts viens seminārs. Tas nav tā. Ņemot vērā, ka mēs runājam par 50% populācijas un procesu, kam iziet cauri visas sievietes, kas nodzīvo tik ilgi. Ņemot vērā arī novecošanos. Jā. Tā kā tas ir tāds diezgan traks. Tālāk. Es vēlos arī pateikt, ka man patīk fonts izvēlētais. Es riktīgi visu laiku, redzu, kā es pielabinos. Ja? Fonts, tur ir daudz rindkopu, kas ir ļoti labi lasāma viņi ir. Un maliņas ir diezgan platas un foršs papīrs. Tur viss ir kārtībā. Jā. Labs maketētājs. Klausies. Mēs esam lasījuši tādu. Ko mēs esam lasījušas, ja mums šobrīd normāla fonta izvēle, korektors un faktu čekot. Atsaucis ir tā kā, wow! Mēs jau esam tā kā ļoti laimīgas, jā. Viņa arī piemin par to, kad par analīzēm. Es tālāk tur neiešu, jo vienkārši ir tālāk. Bet ejam uz priekšu, jo vienkārši mums ir diezgan daudz jālasa. Es gribu saprast, kur mēs tagad iesim. Tā, 29. Normāla grafika arī nav tāda kā Uģikuļu grāmatā. Atceries, kāda tur bija? Ok, tā. Viena lieta, kuras nedaudz sasmējos. Sauksim to, ka es pieķēru viņu nedarbā. Atrod, kur es pieķēru viņu nedarbā. Mēnešreižu laikā, kad man ir spēcīgi PMS simptomi, aktīva lēkāšana ir pēdējais, ko vēlos. Pareizākais droši vien ir ieklausīties savā ķermenī. Man liekas, ka PMS beidzas līdz ar mēnešreizu sākumu. Man arī, laikam jau man arī nāc būt PMS. Tā nav? Nē, ir jau. Es esmu nīgrāka. Es neeju pa gaisu. Es raudu par visādām muļķībām. Un es esmu... Marta ir raudātāja, es esmu vairāk tāda, kas niknāka paliek. Ok, jā. Vēl viena lieta. Viņa ir ļoti laba nodaļa, kuras īstenībā rekomendēju cilvēkiem izlasīt. Viņa ir uztaisījusi atsevišķu nodaļu, kas ir esi gatava vizītei pie ārsta. Ļoti labi. Sagatavot kopā ar ārstu. Un viņa arī uzreiz saka, ka pētījumi rāda, ka arī mediķu attieksme pret sieviešu sāpēm ir atšķirīga nekā pret vīriešu. Un tā ļoti labi, jā. Ir. Un bieži vien, teiksim, tādas ir procedūras, kuras vīriešiem līdzīgas sāpju procedūras, un ir arī vairāk pētījumu par to, kad ir līdzīga līmeņa sāpju procedūras, vīriešiem tiktu atsāpināts un sievietēm nē. Un sanāk, kad ir tā slavenā sieviešu izturība pret sāpēm, ir vienkārši... Bezizēja. Vienkārši bezizēja, jo vienkārši cik ilgi tu klieks, tu arī esi nogurus. Un arī bija viens, es tieši, kad Olma bija ilgstoši uz slimības gultas un viņas dzīves otrajā pusē, es nedaudz lasīju vairāk NHS datus, un
šādi materiāli, kā sagatavoties pie ārsta, un viņi arī min, kādas analīzes prasīt hormoniem, kādas prasīt. Kā aprakstīt savus simptomus, tabula, teiksim, krasas garstāvokļa stāstības, viens, mēreni, viegls, jau sataisīt tabulu. Jautājums uzrakstīt, ko tu gribi uzdot ārstam. Ir daži mediķi, kas it kā ir pret to, jo viņi saka, ka kā viņš jau tur nāk un man prasa konkrētas lietas, viņam varbūt nemaz to nevajag. Bet dati liecina, ka pacienti, kas ir sagatavojušies un iepriekš pētījuši jautājumus internetā, pamatā dabū labāku aprūpi, pat ja ārstam tas ir nepatīkami, jo ja pat viņš prasa nepareizo jautājumu, ārstam visbiežāk ir jāatspēko tas viņa arguments un jāpaskatās uz šo jautājumu. Un sanāk, ka šādiem pacientiem kopā, ja viņiem vēl pie tam ir pavadonis, arī starp citu 4 ātru princips strādā, garantē rāda labāku dzīvildzi tur 5-10 gadu griezumā. Tā kā kopumā šī nodaļa ir vienkārši brīnišķīga. Viņa lūdz padomāt tur par ģimenes riskiem, atsevišķām lietām, piemēram, lai varētu nesajaukt, jo viņi arī min, ka tā var nebūt perimenopauze, tās var būt vairogdziedzēju problēmas vai kaut kas tam līdzīgs. Manuprāt, brīnišķīgi. Vienkārši tā nodaļa ir vispār es neko tur, es nezinu. Man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti labi. Un tagad iesim tālāk. 48. lapas puses. Man brīnišķīgākais. Kur palika man mīļākā lieta? Tātad. Par prāta miglu. Viņi regulāri savu sekotāju stāstus publicē. Šis man likās ļoti brīnišķīgs. Es piedzīvoju atmiņas problēmas, un man bija sajūta, ka sākusies demence. Piemēram, sarunas videos pēkšņi vairs nevarēja atcerēties klientu vārdu. Stāstot kolēģiem par savu dārzu, no atmiņas pazūd vārds kompostkaudze. Runājot ar draudzeni, gribu pateikt Aperol Spritz, bet galvā ir pilnīgs tukšums. Sākumā ļoti satraucos, jo domāju, ka tā varētu būt Alzheimera slimība vai demence. Nē, tas ir alkoholisms. Jau sāku meklēt ārstu, līdz atklāju mūsu sarunas, kas man palīdzēja novienot. Man ir 48 gadi. Es nezinu, te ir arī. Man liekas, tas ir tur ir tas risks, ka es domāju, šitas ir relatable visām sievietēm, kam ir ļoti liela mentālā un fiziskā slodze visās tajās dzīves jomās, kurās viņas dzīvo, un vai viņām ir jāpārdod perimenopauze, vai mums jāmaina kaut kas pienākumu sadalē mājās, piemēram. Jā, tas arī par to prāta miglu ir. Es ticu, ka tas var būt arī no ķermeņa pārmaiņām, no tā, ka tev ir kaut kāda hroniskas slimības vai kaut kas tam līdzīgs, tas var būt. Bet visbiežāk tie piemēri, mēs visi esam pieaugušie. Mēs esam mazliet noguruši. Es, piemēram, ļoti, ļoti apzināti strādāju pie savas slodzes. Es visu laiku sev čekoju, ko es daru un kā es daru. Un tad, kad es sāku mosties tajos 4 un sūtīt tev ziņas par to, ka es esmu atcerējusies kaut ko sieviešu stand-upā, tad es zinu, ka 2 dienas vajag atpūsties no visa, jā. Vai visas sievietes to zina? Jo es arī tieši vakar man bija saruna draudzene, kas ir psihoterapeite, un viņi minēja, ka viņi diezgan daudzām klientēm, tas pārsvarā ir klientes, stāsta, ka viņas nejūtas, ka viņas drīkst prasīt sev atpūtu. Un ka viņas, teiksim, pārpērušās, nogurušas, vestu tos bērnus tajā sestdienā, nevis iedot viņiem multeni vai pateikt dzīvesbiedram, ka tā ir tava problēma un es gribu māju tukšu uz pusdienas vai kaut kādas tādas lietas. Ka cilvēki jūtas vainīgi un īpaši sievietes jūtas vainīgi pieprasīt to savu teritoriju. Varbūt arī tas? Es domāju, ka, nezinu, man liekas, ka tā ir tiešām īsta un liela problēma. Ka tās sievietes ir nogurušas. Protams, ka tur ir arī tās hormonu pārmaiņas un viss, bet vajag runāt par to, kāds ir pienākums sadalījums ģimenē, vajag runāt par to, ka tiešām to telpu vajag arī. Mentālo telpu, bišķīt atbrīvot galvu. Jo tur ir arī par to, es teicu, neatcerēšos, kā tas saucās, tas ir tas emotional labor, laikam, par to, ka tev galvā fonā tomēr ir. Vai bērniem ir izmazgāts treniņu tērps? Tam bērnam jau kāja ir izaugusi, vairāk nedara trenuškas.
Man cikos ir jāsavāc, kurš bērns no kurienes. Tur taču vajadzētu vēl pieteikt turieni. Tur. Jā. Un tā veļa nav izlikta. Un tad tur atkal mētājās kaut kas. Un ko mēs ēdīsim vakariņās, bet to varētu ēst, bet īstenībā mums atkal vajadzētu pienu nopirkt. Un tev jau fonā, tev ir darbiņš, visas lietas, un fonā griežās šitā te vāvere, kas ir vienkārši ikdienas lietas, kas tev ir jāpiedzīvot, sevišķi ar maziem bērniem. Es, piemēram, tagad arī mēs izmantojam uz pārējais posmu to nesting modeli, kur mēs mainamies pa dzīvokļiem un bērni paliek vienā vietā. Es esmu nogurusi pamatā no tā, ka es domāju par to, ko vajag 2 mājsaimniecībām. Jo es esmu tas cilvēks, kas rumulējas un domā, tā, tūlīt beigsies toals papīrs, jāapstāsta, vai tur nav akcija viņam, tad ir jānopērk, jāatver multums, jāpasūt tīrīšanas līdzekļi abām mājām. Tagad tieši precīzi vienam bērnam bija augšanas lēciens. Vai man vajag pirkt bikses, vai arī paskatīties tajā dzīvoklī augšējā plauktā, kur ir nolikt sadotās bikses, samainīt, sapakot mājas uz otro elpu. Pagaidi, man te tagad raksta par sieviešu stand-up pasākumu, jāapstāsta, man tūlīt ir darba zvans. Es, perimenopauze, vai tomēr slodze? Perimenopauze vai dzīve? Vai tas, kad es esmu cilvēks? Te arī, piemēram, un es gribētu pieminēt arī šeit viņa kā vienu no risinājumiem min hormonu aizvietojošo terapiju, kas, par to varināsim vēl. Izlasi šo rindkopu, piemēram, arī mēs esam pieskāršies. Aizmiedz viegli, bet ap 3 naktī pamosties un vairs nespēja iemigt. Grozies pa gultu, domas skrien pa galvu, esi nosvīdus un šķiet, ka istabā trūks gaisa. Miegs ir saraustīts un nekvalitatīvs. Tikai tad, ja ir pilnīgs, kad ir slikti, kad visur citur ir slikti, tad es arī mostos 3 un tad pa galvu griežās domas. Jā, tad es zinu, ka man ir jāpiebremzē. Un tur ir atkal tas jautājums par to. Es saprotu, ka tas var būt no hormoniem. Bet vai tie ārsti ir spējīgi, un tas mans jautājums ir, vai ārsti mūsdienās spēj strādāt pietiekami holistiski, lai skatītos uz to jautājumu tiešām kombinēti, un kur notiek tā speciālistu komunikācija savā starpā. Vai tas cilvēks tur viens pats kaut ko parās. Jo atkal te kaut kur tiks pieminēts, ka ļoti iespējams, ka hormona aizstājēja terapija ir vajadzīga. Bet daļai es ticu, ka hormona aizstājēja terapija var būt vajadzīga, bet daļai vajag atpūsties. Vienkārši, šis arī, piemēram, un te būs pa hormonu. Un kaut kādā ziņā, tas kas arī ir bišķīt tā bīstami, ir tas, ka dabūt hormonu aizstājēju terapiju iespējams ir vieglāk nekā atpūtu. Kas ir absurdi. Jā, bet ļoti es dzirdu, ko tu saki. Šeit arī. Un te ir tā mazliet, tas, kas man bišķiņ satrauc. Sieviete stāstīja, ka kājas abas bijušas kā nepatīkams diskomforts muskuļos un pēdās, kas ilgstoši traucēs izgulēties. Komplektā nākuši arī citi perimenopauzes simptomi. To, ka tāda vispār pastāv, sieviete arī saprata pēc mana raidieraksta Kālai un atrada ārstu, kas viņai izrakstīja hormonu aizstāja terapiju. Viņas ginekoloģi, kas bija mīļa un palīdzēja sagaidīt pasaulē sievietes bērnus, bija noraidoši pret to. Vai tā bija ļaunprātība, vai mēs arī pirms tam izlasījām, es pateikšu, kas vēl man liekas problemātiski, kur mums jau ir pilnīgi pietiekami daudz visādu influenceru, kas stāsta, ka ārstiem uzticēties nevar. Vai mēs vēlamies šajā piedalīties? Kā ārstiem jau tā viņiem neuzticās, jau tā ir tik nenormāli daudz dezinformācijas. Visādi šitie te ezotēriķi, čakru tīrītāji, uzturbagātinātāji, pulveri, kas tik tur nav. Un visi viņi saka, ka ārstam nevar uzticēties. Viņai ir ļoti interesanti. Viņa saka, ka ir jāatrod, vispār grāmatā viņa saka, jāatrod tas savs ārsts, tas labais savs ārsts. Bet viņa arī bišķiņu tur met, un viņai tāpēc ir bijuši arī ecešas internetā. Viņa, piemēram, tur ir mazliet vispārīgi ziņojas, ka mēs plaši izmantojam tezoru ecešas internetā. Jā, kasīglis internetā. Ar vienu Latvijā diezgan tādu publiski zināmu ginekoloģi, kur viņai tā kā, ka Latvijas ginekologi neizraksta hormonu aizstājēju terapiju un tā, un vai, un vispār neko nesap. Tā kā bišķi tā vispārinoši. Kur atkal tā ginekoloģija atbildēja, bet arī, kā jau internetam, tu saproti, tie tonalitātes ir uz 10, jā. Kur vajadzētu uz 4. Ja? Man pašai ir bijusi situācija, kur man pēc Twitterī man pazīstama sieviete, kur man visādi citādi ļoti, ļoti patīk, bet man gan ir bijis jāiet paraudāt, jo viņi man ir nosaukusi par nacisma aizstāvi, tikai tāpēc, ka es uzrakstīju, ka es neesmu pārliecināta, ka civiliedzīvotāju upuri Palestīnā ir ok. Man bija
bet viņš nolasās ar attālumu tam otram savādāk un saprot, tur aiziet. Un šeit bišķi velk uz to pašu. Bet tur tā ginekoloģija saka, nē, es šodien pati vairākiem cilvēkiem esmu izrakstījusi. Es saku, ka nevar visiem. Man pašai liekas, ir labi, ka viņa min par hormonu, kad Inga Spriņģa min par hormonu aizstē, jo es nezināju. Un man ir nomierinoši šobrīd, ka man objektīvi bez jokiem, man nav perimenopauzes. Man nekā no tā viss nav. Un, ja man ir kaut kādi simptomi pārklājās, tas jokes on me. Bet man ir prieks zināt, ka tāda opcija ir. Un es vispār, tā kā šīs grāmatas laika bija tāds, ok, ar to var kaut ko darīt, ar to var šitā kaut ko darīt. Tas ritīgi nomierina. Jā. Bet arī ko darīt pie visiem šiem simptomiem, ko viņi dara? Pirmais, ko viņi raksta, ir hormonu aizstāja terapija. Izstāsta, ka viņai ir riktīgi, viņa ir palīdzējusi, jo viņa viņu visu laiku piemin. Un dažās vietās viņa viņu piemin lieki. Mēs vēlāk nonāksim pie pāris vietām, kur viņa viņu piemin, es teiktu, ļoti jocīgos kontekstos. Tā, viss ejam uz priekšu, ko viņa man te vēl stāsta. Okay. Viņa vispār kopumā diezgan daudz piemin par to, ka ir tās pamatlietas, kas mums visiem ir jādara, kad perimenopauze kopumā ir tāds posms, kurā tu dabū to, ko tu esi darījis pirms tam. Un vispār viņa vairākas reizes arī uzsver, ka kā jebkurām veselības problēmām, svētā trīsvienība ir stress, miegs, kustība. Un ēšana arī. Kopumā tu viņu tur piemin, tur liekais svars, un viņi arī piemin tur, pēc kā viņu mērīt, nevis pēc savas personīgās, bet tie tauku procenti un tādas lietas. Un ka tas viss ir pamatā, ka mums vajadzētu domāt, kā mēs kā pieaugušie integrējam vairāk kustības, ēdam veselīgāk, labāk guļam. Tā visa bāze ir. Bet viņai ir arī ļoti dīvains lietas šeit. Piemēram, viņa ir savākusi no savām sekotājām viltības, kas palīdzēs vairāk kustēties. Un es gribētu, lai tu izlasi šo viltību. Esmu grāmatvede, un, lai strādājot būtu iemesls piecelties un izkustēties, dzeru vairāk ūdens. Līdz ar to jādodas uz to, tad ar līkumu. Kas tas bija? Viņa par nierēm nedomā? Ok. Saprot? Ne, bet vispār, un man īsti nav šo atbildes, bet kur ir ļoti šaura tā līnija, kur sākas, kur ir tā kā rūpes par savu ķermeni un veselīgu ēšanu un kustēšanos, un kur mēs nonākam pie ēšanas traucējumiem. Man personīgi šķiet, tajā brīdī, kad tev visa dzīve ir pakārtota tievēršanai, man liekas, ka tur kaut kas īsti līdz galam nav. Bet tas ir tā, ka man var nebūt taisnība. Es godīgi sakot, es domāju, ka neviens arī nezina, kā ir pa īstam, bet kaut kas tur nav līdzīgi arī tajā grāmatā, kas ir, ko mēs nākotnē izlasīsim, Glikozes revolūcija, kur arī ir tas, ka visa tava dzīve ir pakārtota tam, lai mazinātu tos glikozes spīķus. Kas ir, godīgi sakot, baigi daudz darba, un tur vai tik vienā brīdī neliekas, ka tev Alzheimers nāk virsū, jo neko citu atcerēties vairs nevari. Tā. Tagad es tev gribu izstāstīt. Bet arī, labi, jā. Tātad, nākamā nodaļa viņa runā par uroģenitālajiem simptomiem. Un viņi tur runā arī par maksa sausumu un izstāst par to iemeslu, ka estrogēns, maksa sausums un tam līdzīgi. Un urīna nesturēšana, sāpes seksa laikā. Bieži izrādās urīna ceļa infekcijas pēc vispār menopauzes. Viņas var palikt vēl biežākas. Man vēl biežākas. Man nākotne ir skaista, jā. Un tas, kas man šajā brīdī... Ko es gribu pieminēt, ir tas, ka es kaut kad lasīju, bija arī kaut kādi dati apkalpot, bet no Amerikas, par to, cik liels ir sieviešu procents, kas izjūt sāpes seksa laikā, un viņš ir milzīgs vispār. Jā, viņi tas vispār piemin, ka sāpes seksa laikā nav jāizjūt. Jā. Ka tas vispār neiet. Tas tā kā komplektā, tur jāiet ārstam paskatīties. Bet šeit es gribētu piebilst, pirmkārt, tā nodaļa ir laba. Viņa runā arī par to sausumu, par tām, un viņa nenormalizē to, ka būtu jāstaigā ar urīnu nesturēšanu. Un ar tenelēdī pēc 2 bērniem ir jāiet pie fizioterapeita, un šobrīd, starp citu, es vēlos piebilst, ir fizioterapeiti, kas tieši strādā ar iegurņu muskultūru. Un, starp citu, dzemdības nav vienīgais veids, kā tur var kaut ko sabojāt. Es pagājuši, kad atceries man garo klapu. Jā. Es pēc garā klapus, ejot skatīties kaut ko citu, man aizsūtīja uz iegurņa fizio. Jā. Jo man bija pārāk stipri savilkti muskuļi pēc klapošanas.
Un var rīktīgi pabojāt tur visu kaut ko, un man nācās pavingrot, lai lietas dabūtu atpakaļ kārtībā un tā kā viņām ir jābūt. Tā kā tas viss ir skaisti. Vēl es gribu teikt, ka man ļoti sajūsmina tas, ka viņai ir pie nodaļas par apakšām urogenitālie simptomi, ir noduļa par, kad galvu plēš pušu hormonālā migrēna. No augšas līdz apakšām. Tā kā man nodaļai likās, vajadzēja ka saukties. kas ir jā. Arī es nezināju, bet viņi arī te daudz runā, bet arī tā migrēnai arī tur izstāsta, ka tie stresa pārdzīvojumi var būt ierosinātāji. Arī tā ir pieauguša cilvēka dzīve. Bet viņi tur runā par uzturu, par zālēm un tam līdzīgi. Tagad mēs esam tur, kur mēs gribējām būt. Iesvara. 104. lapas puse ir svārs. Jā. Vāpšiem. Viņas tas tur, viņi saka par to svaru, ka tas svars arī tur, es tev neiepriecināšu, viņi stāsta par to, ka svars ir maģiskais aplis, tur sanāk tā kā ir svars, tad tur ir kaut kāds kortizols, tad atkal ir stress, miegs, kustība, un ja tev tā nav gana, un tev ir par daudz stresa, tad tev nezūd svars, un tev aug apetīti, un tad tu nekad nevar notievēt. Un tur viss ir jā. Nu, arī par to, kad viņa runā arī par locītavām, un tur ir atkal sākās. Viņa runā par locītavu sāpēm, un te viņa atkal piemin, mēs atkal nonākam Pie svara. pie svara. Bet šīs man liekas tādas sakarīgas rindas. Viens no lielākajiem slazdiem, kurā viegli iekrist, ir mazkustīgums. Dabiski, ja sāk gribas mazāk kustēties, kā novērojas ginekologa Erciņa, te veidojas aburtais loks, jo mazāk kustamies, jo stīvāks kļūst locītavas un vājāk muskuļi, kas tās balsta, un jo vairāk sāp nākamajā reizē. Pacients jūt sāpes locītavās pie kustībām vai pēc fiziskas slodzes, un tas kļūst par iemeslu izvairīties no aktivitātēm. Taču jādara pretējais, jāturpina kustēties komplektā ar medicīnisko palīdzību. Mazkustīgums bieži nāk kopā ar lieko svaru. Katrs liekais kilograms ir papildu nasta, kas dienu no dienas jāstiep mūsu ceļiem, gūžām un mugurai. Tauku šūnas arī izdala bioloģiski aktīvas vielas, kas veicina sistēmisku iekaisumu. Un ienaidnieks, protams, ir hronisks stress. Nu jā, bet arī, es nezinu. Es tiešām, es domāju, ka mums ir vairāk jārunā par to, ka arī tā sportošana ir kaut kāda privilēģija. Tas, ka tu vari to stundu vai pusotru noiet uz tā celiņa, vai aiziet uz to, tā sportzāle nav stunda, tas ir vairāk. Tā ir 2 stundas. Tas ir 2 stundas, kas ir, es tiešām redzu, ka es sportoju daudz vairāk, līdz ko man ir mazāk darba. Jo man ir, un ir kaut kāds limits, pēc kura es vairs vienkārši mentāli vairs tur neesmu. Tas nenozīmē, ka es nekustos, bet, principā tādai organizētai sportošanai man nesanāk laika, līdz ko es sāku vairāk strādāt. Un man pat nav mazu tur bērnu, bet man ir tur visādas citas lietas, ko es vēlos darīt. Un tad es arī bieži domāju, tad es satiekos ar draugiem. Šajā laikā es varētu iet uz sporta zāli, bet es tā kā gribu satikties ar draugiem. Man vēl viņi pagaidām ir. Un tas man biedē. Un tu gribētu, lai viņi tev ir pēc 10 gadiem? Jā, un es domāju, ka kopumā arī tie pētījumi liecina, ka tie draugi tomēr ir svarīgāk nekā tomēr tie liekie 5 kilo noņemtie. Tur kaut kas ir tāds, Inga ir taisnība, ka tur ir tas maģiskais loks, bet tur ir tik daudz citu aspektu, ka es, piemēram, tad, kad sāku sportot, es neuzdrošinātos nevienam. Tā kā teikt, ka viņi nav gana tur organizētas, tās sievietes vai neprioritizē sevi, tas ir tāds bullshit. Sevišķi ir tie mazie bērni. Tur tā kā arī, Šonadēļ man bija ielikti 3 treniņi. Izdarīju 1, jo vakar es sapratu, ka man ir tik daudzās vietās jābūt, ka teorētiski es to treniņu tur varu iespiest, kad es esmu plānojusi, bet es vienkārši stresā kaut ko aizmirsīšu kaut kur. Šodien es biju paredzējusi treniņu, bet es sapratu, ka man vajag vēl stundu pastrādāt fiziski, jo es dienas vidū esmu aizbēgus no sava pamatdarba, lai ierakstītu šo podcastu. Rīts būšu no rīta ar bērniem, un tā tad svētdien vakarā būs pirmā reize, kad es aiziešu normāli pasportot.
Un šajā grāmatā uz priekšu, mēs varam to šo lapas pusi uzreiz jau izrunāt, lai es viņu varētu izdzēst ārā jau. Kur tu bija? Ok, 191. lapas pusē viņai ir ielikts treniņu plāns, un treniņu plānā, kas man likās tā kā vienkārši pretrunas, ir, nekas palākāsim, 191. lapas pusē ir par treniņu plānu, un tur ir ielikti 6 treniņi nedēļā. 6! Un viņa saka, ka tas ir ideālais nedēļas mājas treniņu plāns sievietei pēc 40. Ok, tas ir mājas treniņu plāns, viņš neietver zāli, tātad tu esi bišķi jau nogriezus, jā, nost. Bet tāpat tās pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā, piekdienā, sestdienā. Svētdienā atpūta, viegls stiepšanās komplekss vai brīva pastaiga. Nu, respektīvi 7 dienas. 7 dienas. Tev ir jādomā par to, ka tev iekļaut. Nu, what? Nu. Un man liekas, tā kā, un viņa tajā pašā laikā, starp citu, 184. lapas pusē runā par to, ka tev ir jādomā un jāskatās, kad tev tā slodze ir jārēķinās arī ar slodzi, kas nav sporta slodze. Jā. Ka tev nav jārēķina. Man pašai, starp citu, bija tāda situācija, kad es braucu skriet Jelgavas pusmaratonu. Man ir iespēja pateikt, ka tas labāk par jums visiem. Satiksimies Jelgavā. Tā ir Jelgavas himna, jā. Okay. Tātad es aizbraucu skriet Jelgavas pusmaratonu, kas ir vakarā vēlu. Un es uz to brīdi, man vienkārši pa dienu bija normāla diena, kur es ar velo braucu, visu kaut kur pa pilsētu, sāc darīšanas, bērnus. Es vakarā ar paniku pirms starta skatījos uz savu fitnes pulksteni, kurš teica, ka es pirms pusmaratona skriešanas esmu jau nogājis 22,000 soļu. Plus velo. Man bija vienkārši tāds, fuck. Neko, noskrēju, labākais laiks ever. Priekš manis pagaidām labākais laiks, un viss bija kārtībā. Bet viņa vispār no vienas puses viņa min, ka tev ir jāskatās uz to slodzi kopējo, bet tad no otras puses viņa iekļaus 6 treniņus nedēļā. Good for you, Inga. Nē, bet zin kā, un tur vēl ir kaut kas tāds, kas, es domāju, ir fuckinais kapitālisms. Tas, ka, ja vien tev nav tas pulkstenis, kas tev to soļu skaita, principā mēs neieskaitam kā treniņu to, ka tu izšrubīji visu māju. Tas neskaitās treniņš, vai tas, kā es tagad pa to dziļo sniegu, man bija tāds, ka es Kilimandžāro esmu vienkārši, man pa muguru tecēja sviedri. Saprot vienkārši, bet man nav tā pulksteņa, līdz ar to es pat nevaru leģitimēt šo. Jā, sanāk tās tūli, bet vispār viņi arī kaut kur piemin par to, ka ir jāskatās cauri dienai tie pulsu lēcieni un ka tie varētu būt arī tā kopīga aktivitāte. Bet tie pašā laikā, treniņu plānā, viņi neņem vērā šīs te integrētās aktivitātes. Viņi pati vairākās vietās grāmatā apraksta par to, kā viņi ir slapju muguru ved savus bērnus tajā kargo ritenī, kas ir legit fiziskā aktivitāte. Tur pulss ir augšā. Jā. Bet tad viņi vienkārši... Un tad pēc tam ir tā kā šodien noslinkoja un nesportoja, man liekas. Arī tā šaustīšana, sevi šaustīšana arī vispār nav laba. Man šķiet, ka ir kaut kā tur to vajag... Varbūt, ka viņi ir labi, jo tad, ja tu sevi šaus, tad tu to dari. Bet man liekas, kaut kā vajag dzīvot bišķi priecīgāk. Nē, es sāku normāli sportot tikai tad, kad es atdalīju sportu no svara. Un te arī vēl viena lieta ir 176. lapas pusē. Ja jau mēs pie tā sporta pieķēramies, es parunāšu par sportu nedaudz. Ja? Viņa 176. lapas pusē, es tev iedošu, izlas šo, pastāstu, ko tu domā. Pieļauj, ka tu, tāpat kā es, līdz šim bija pārliecināta, ka vislabāk mērenā ilgstošā slodzē skrien 40 minūtes un kādā brīdī ieslēdz tauku dedzināšanas režīms. To bija dzirdējis no daudziem ekspertiem, taču pēc 40 ar to vien nepietiek. Tavs mērķis vairs nav tikai zaudēt taukus, tev ir jānotur un pat jāaudzē muskuļu masa, jāstiprina kauls, sirds un asinsvadi, jāuztur vielmaiņas aktivitāti. Un tieši tāpēc uzmanības lokā nonāk jauna treniņu veidi, kur kombinācija dos tavam ķermenim vajadzīgo gan perimenopauzē, bet jo īpaši postmenopauzē. Protams, un tāpēc tam tu jūties, overwhelmed ir angliski, tā kā mentāli pārslogota. Un atkal tā tava ķermeņa, es nezinu, tur kaut kas nav labi. Mēs tik šausmīgi esam apsēsti ar tiem saviem ķermeņiem, un mēs neatstājam telpu
kaut kādām citām lietām. Jo es nezinu, varbūt es nemāku plānot savu dzīvi, bet es tiešām domāju, ja es 7 reizes nedēļā nodarbotos ar sportu, es riktīgi sačakrātu attiecības ar Martu, jo pēc garas darba dienas mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs parunātos, tad atnāk mājās bērni, tad mums jāparunājas arī ar bērniem, kaut kāds kvalitītēm, un viņš nav tā kā koncentrēts, tās nav tā kā, un tagad ir tavas 15 minūtes, jo mammuļi tur kaut kur dosies. Nē, tev ir jābūt pieejamākam kaut kādā ilgākā laika posmā. Tur ir draugi, tur ir kaut kāds teātris, tur ir kino. Es tiešām, un tad, ja tā nav vienkārši, un tur ir tā pretruna, vai tā ir vienkārši kustēšanās, kas ir ok, kas man ir, jā, ok, fine, mums visiem vajadzētu vairāk kustēties, tas ir pilnīgi loģiski un superīgi. Vai arī tev tā kā uzgrūž virsū kalnu, tā kā, tu tikai neaizmirsti, tagad tev vajag ne tikai tievēt, bet arī kļūt muskuļaunākai. Es par to laiku es saprotu, kas man vēl šeit besī. Tauki deg jau sen tiek nodalīts. Tātad tauki deg virtuvē, tas ir uztur jautājums. Tauku dedzināšana ir uztur jautājums. Sportam ir pilnīgi citi, un visi iespējamie pētījumi par sporta ilgtermiņa rezultātu tīri no sporta bez uztur korekcijas ir tādi, ka viss kaut kas uzlabojās, jo sports ir riktīgi labi. Jā. Bet svars nemainās. Jā. Arī vēl tas, ka tas ir par uzturu un kalorijām. Tas ir jānodala. Jā. Sports ir aktīvs dzīvesveids, ir jānodala no tievēšanas. Jā, es saprotu, ka profesionālam skrējējam var nākties nomest 2 kilogramus, lai uzlabotu savu pasaules rekordam pietuvināto sprintu laiku. Jā, tur tas ir svarīgi. Tev un man atkal, ja tev ir milzīgs svars, liels svars, ir iespējams, ka tev pateiks, ka tu nevari sākt ar skriešanu, jo tavām locītavām tas nav labi, un tev ieteiks citu kaut ko. Jā, tur tas ir sasaistīts. Bet visādi citādi es nevaru par šo sasaiste. Šo dara nereti arī fitnes treneru nodarbību laikā, kad viņi stāsta par to, ka mazās vēl ir laiks līdz pavasarim. Un man gribas vienmēr ievēmt mutē tādā situācijā. Vēl man ir bijusi situācija, kur jauna smuka fitnes trenere stāsta par to, ka es neesmu sasprindzinājis vēderu muskultūru treniņu laikā, norādot uz manu lieko ādu pēc 2 bērniem. Wow. Man viņa pie tam ir ļoti maziņa. Bet kaut kādā leņķī viņš var redzēt, un tur ir arī maza bruka. Tas nozīmē to, ka viņai nav absolūti zināšanu. Jā. Es to uztvēru tādu mazā, tā kā es viņai neko nepateicu, bet man bija tāds mazā izveries. Bet kāds cits par šito varētu pārdzīvot un nekad neatnākt uz to zāli vēlreiz, ir jādala vizuālais no ķermeņa. Jā, un turklāt es teiktu, ka pat pie tā, cik daudz ir izpētījis Inga, nezinu, es diezgan tiešām sekoju tiem tādiem zinātniskiem podkastiem, kas ir par ķermeni, par svaru, par mikrobiomu, visām šīm lietām. Un to pētījumu ir šausmīgi daudz, un viņi nav viennozīmīgi. Tur ir šausmīgi daudz dažādu aspektu, kāpēc daži cilvēki ir tievāki, daži cilvēki ir resnāki. Un dažiem cilvēkiem tas ķēmija arī neko nenozīmē, viņš ir mākslīgi izgudrots. Te varbūt tas, bodybuilderam un tā kā resnākam cilvēkam, īsākam būs vienāds ķēmija, tas vispār neko tur nenosaka. Tas ir par visādām citām lietām, un tā apsēstība arī ar to svaru, kas tā kā šeit arī ritīgi parādās, viņa vienkārši ir toksiska. Tur ir, jā, tur ir. Tā. Mēs vēl parunāsim par toksiskām ticībām, bet es gribētu aiziet bišķi atpakaļ uz tur, kur viņi runā par risinājumiem. Visādiem risinājumiem, tieši šīm te medicīniskajām problēmām. Jo mēs jau aizgājām, tā bija otrā daļa, kur viņi runā par tādām dzīvesveidu lietām, kur bija tas uzturs, tur būs viss kaut kas tam līdzīgs. Es jau apmēram sapratu, ka tā grāmata, viņas otrais nosaukums ir kā Inga nomet 4 kilogramus. Bišķi ir, tas arī ir. Bet mēs nonāksim, viņi ne tikai kilogramus ir mētus. Aha, arī gramus? Zini, nē, mēs nonāksim. Mēs tur nonāksim, ko vēl viņi ir izdarījusi. Man šito vajag vīnu, tas nav. Tātad, risinājumi. Atsevišķi. Viņi kā katrā nodaļā saka par tiem risinājumiem, un pie katras problēmas viņi piemin visādus risinājumus, bet pārsvarā vispirms viņi piemin hormonu aizstājēju terapiju. Izstāsta, ka viņai viņi ir palīdzējušot. Good for her. Pēdējo var izlas šito visu, Okay, un lēnāk. Jā, šitas ir tas, par ko viņi visvairāk arī kritizē.
Pie blakus galdiņiem čaloja skandināvu dāmas cienījamos gados, smaidīgs un enerģijas pilns. Teicu Erciņai, ka es arī tā gribētu vecumdienās. Lai man ir draugi. To es tikai jo izrādās, ka sportoju, neko es nomienos tā. Gan finansiāli, gan veselības ziņā atļauties ar draudzenēm ceļot pa pasauli. Ārstis atbild man pārsteidz, viņas lieto HAT. Es izbrīnīti jautāju, kā viņi to var pateikt. Ērciņa skaidroja, ka tas redzams pēc matu un ādas kvalitātes, mūžuma un fiziskās formas. Tās bija sievietes, kuras acīm redzam rūpējas par sevi, un hormona aizstājēja terapija ir daļa no šīm rūpēm. Vēlāk līdzīgi izteikumu dzirdēja arī no kādas farmācijas firmas pārstāst. Viņa skaidroja, ka mamma pensionēsies ārsti arī lieto HAT un izstāsta daudz jauneklīgāk nekā vienaudzes. Nepārprot, tas nenozīmē, ka HAT būtu jālieto kā pretnovecošanās eliksīrs. Jā, tā var būt šāds netiešs efekts, bet tāds nav terapijas mērķis. HAT primāri domāt perimenopauzes un menopauzes simptomu ārstēšanai. Tieši simptomi, ne menopauzes process, jo menopauze nav slimība. Tā ir dabiska organisma pārēja, kas sāks izsīkstot olnītes darbībai. Līdzīgi kā neārstē pubertāti, neārstē arī menopauzi. Viņa HAT piemēra visu kaut kur. Un lasot arī vairāk, es saprotu, ka hormona aizstājēja terapija tiešām diezgan ir populāra. Viņai bija bišķiņ problēmas ar publicitāti, jo viņa 2000-ojos iznāca kaut kāds pētījums, kur uzrādījās diezgan augsts paaugstinās krūts vēža risks, bet tad viņa pēc laika tur tā saruna ir rehabilitējusies, jo izrādījās, ka tas krūts vēža risks pirmkārt parādās sievietēm pēc 60 gadu vecuma. Jā. Tajā pētījumā bija tikai tās sievietes. Es atceros, es to Jā. Un šobrīd to hormonu aizstājēja terapija atkal savā ziņā ir rehabilitēta. Plus, protams, tur ir arī medikamentu paudžu nomaiņas un tam līdzīgas lietas. Plus viņas ir arī tādas saprātīgākas mūsdienās, kur viņas ir ar mazākām davām un viņas audzē. Plus vēl tie veidi, kā tie hormoni uzņemti. Visi, protams, pārstāv tur ir kaut gēlu, plāksteri, kaut kas tam līdzīgs. Ja? Medicīna ir gājusi uz priekšu. 2002. bija viens laiks, 2026. pilnīgi cits laiks pie šī brīža attīstības tiem principiem. Bet šajā citātā tas arguments pēc matu un ādas kvalitātes, tas nedaudz, tas izklausās kā izklausās, un es saprotu, kāpēc tie kritiķi, kas šobrīd viņa aiztiek internetā, saka, ka bišķi pat raku. Jā. Jo viņai, kā jau jebkuriem medikamentiem, ir savi riski, savas problēmas, un tie ir medikamenti. Arī pēc, kā matu un ādas kvalitātei. Varbūt viņām ir tā kā pieaudzētie mati, āda, viņas regulāri iet pie kaut kādiem fancy kosmetologiem, kur viņiem to lašu spermu špricē iekšā, whatnot, rinoplast. Tādā ziņā, ka mēs ir pilns ar sievietēm, kas 40 gados izstāsta tādi, kā viņām būtu 30, jā, un tad izrādās, ka viņas, tad paskaties viņas storijas, viņas visu laiku tā kā ar špricēm sejā ir kaut kādās dažādās tā kā pasākumos. Lūk. Arī viens mēs nevaram zināt, vai tas ir HAT. Jā. Facelifts. Arī jā. Vai abi. Bet viņa vairākās vietās arī min par to, ka ir tādas aktrises, kas ir salīdzinājušas plāksterīšus un tām līdzīgi, un ka Halberī lieto un vēl kaut kas lieto. Tas ritīgi izklausās, un kad redz, viņas izskatās. Un tur ļoti daudz ir tas leņķis par to, ka viņas izskatās jaunākas. Ja mēs visi esam dzīvē redzējuši Halberī, mēs varam novērtēt, ka tie tiešām nav filtri, pareizs apgaismojums un kas tik vēl nē. Lūk, viņai ir nodaļa, atsevišķa nodaļa, tur, kur viņa pa vizuālajām lietām. Grāmatas otrā pusē ir tad vizuālās lietas, seksualitāte un tādas lietas. Viņa runā par matu plānumu pēc menopauses laikā, ka mati paliek plānāk un ko tur var darīt. Vai es varu pajautāt, tas nav arī saistīts ar to dzemdēšanu, ka tie mati paliek plānāk pēc tām dzemdībām, jo tev vienkārši tiek izsīkst? Tas ir tikai pēcdzemdību periods. Tas ir cits. Okay. Un tas vairāk ir tāds ļoti, viņš ir tāds īsa perioda pārmaiņa, kur tev var būt problēmas kaut kādas, īpaši tāpēc, ka tavs ķermenis ir noguris. Šeit tas ir vairāk tāds permanents uz hormonu izmaiņām, tur mainās arī kaut kādi procesi. Bet varbūt plipauriem un vīriešiem vajag HAT. Arī HAT var palīdzēt matiem. Harmonizējot hormonu disbalansu, folikuli ilgāk tur matus. Viņa piemēr, un kas ir ierdzīgi? Viņa ir atsevišķa apakšnodaļa par to, kā medicīniskie risinājumi matu izkrišanai, kur ir apakšnodaļa par hormonu aizvietojošo terapiju, kur 2 rindas ir par to, kā var palīdzēt. Un pēc tam 10 rindas ir par to, kā HAT var būt pretējs efekts. Matu izkrišana. Pirmkārt, kā tad ir?
Otrām kārtām, es nedomāju, ka tas ir super ētiski reklamēt tieši to vizuālo. Jā. Es ticu, ka tas tā var būt. Bet mana bažas ir par to, ko es varētu darīt. Jo es baidos novecot, es esmu sekla kā peļķa, kā personība. Es piedomāšu simptomus un dabūšu hatu. Tā ir, jā, jo tev gribas biezākus matus. Jā, jo ja es sagribēšu zempiku, tici man, tu atradīsi veidus. Es atradīšu veidus. Tā ir. Es pavisam nesen taksī braucu, un mēs tur kaut ko savā starpā redzām par Ozempiku, un vīrietis teica, vispār man ir diabēts, un es to Ozempiku dabūju bez maksas, tā kā, ja jums vajag, es jums arī varētu iedot. Viņš burtiski man klauvē pie durvīm. Jā, viņi tātad, bet atpakaļ pie tiem risinājumiem. Mēs parunājam, tad te ir hat, bailes no hat. Tā varēja būt vienkārši tur tā salona, kā tur visas tās sievietes pieaudzēja tos matus, reklāma viena. Hat. Kad neiesaka hat. Bet tomēr iesaka hat. Hot īstenībā. Jā, hot. Karsti ir. Viņa piemin arī blakus parādības. Blakus parādības, starp citu, ir ļoti līdzīgas kā hormonālajai spirālei. Man, starp citu, pašai arī bija, man ir ielikt lokālā hormonālā spirāla, ko, starp citu, arī izrādās šai grāmatā uzzināju, mēdz izmantot perimenopauses simptomu. Viņa nodrošina bišķiņ lielāku stabilitāti. Viņai ir tas, kad tāda neregulāra asiņošana vai smērēšanās pirmajos 3 līdz 6 mēnešos man ar spirāli bija tieši tik ilgi, kaut kādus 8 mēnešus, uzrakstīts, ka maksimums ir 9, un es jau biju gandrīz vai pacēlus telefonu, lai noblokotu vizīti un pateikusi, lai viņi rauj viņu ārā. Jā. Spirāli dzirdēja draudus, uzreiz pārstājās ziņot. Vienkārši tā kā tālāk, ko viņa jau te piedāvā, uzturbagātinātāji. Un te viņa nonāk baigajās pretrunās. Ar kritisko domāšanu? Nē, ar to, ko, jā. Tātad, no vienas puses, viņa saka, ka uzturbagātinātāji, visas tās tipiskās problēmas, ka tas ir tomēr pārtiks veterinārais dienas, nevis zāles, un tātad viņiem pārbauda par to, ka viņi ir droši, nevis, ka viņi ir efektīvi. Efektivitāte daudzām lietām nav īsti pierādīta. Protams, tur ir tās bāzes lietas, kur viņi uzraksta arī, ka vidējās sieviete Latvijā lieto D vitamīnu, magniju, omega-3 un dzelzi. Kas ļoti daudz. Jā, es lietoju to pašu. Jā. Man magniju vajag sportam, D vitamīns. Es dzīvoju Latvijā. Jā, lai izdzīvotu, un dzelzes arī dzeru. B12 es dzeru. Dzelzi arī, starp citu, pretēji. Man vismaz ģimenes ārsts, kas ir superīga, viņa man kaut kādā brīdī pateica, ka man tas dzelzs ir tik kroniski pazemināts. Viņa teica, ka tu drīksti dzelzi dzert arī nenākot pēc analīzēm, pēc katras purciņas. Man nekad nav bijis paaugstināts. Mana līga ir normas apakšējā, mēs te spēlējam. Jā. Tā kā man ir atļauts, bet tālāk viņa minu lapas pusēs vienkārši nenormāli daudz kaut kādus fitoestrogēnus, augu ekstraktus, kaut kādus tur linsēklas un svētais viteks, sojas izoflavoni un sarkanais āboliņš, ķekarainā sudrabstvece, 2-gadīgās naktsveces eļļa, ašvaganda. Es vēl joprojām atceros, bija žurnālā Lili pirms 20 gadiem. Ne 20, es tikko biju sākus ar stand-up nodarboties, un es lasīju sieviešu žurnālus, lai inspirētos. Un tur tieši bija tāds stāsts par sievieti, kas ir nogurusi. Un tur bija tieši rakstīts, varbūt tev ir jāsāk lietot ašvagandas sakne. Man likās Man tas likās jocīgi. Viņai vispār pēc tam arī online ir pārmests arī internetā, tajās agresīvajās diskusijās ir pārmests tas, ka viņa diezgan nekritiski reklamē šos te, sanāk, viņas reklamē savā ziņā. Un arī viņa tur diezgan daudz runā arī par visādām tur, kā saucās tās baktērijas tur pareizās. Jā, probiotikas. Visādi probiotiķi, un viņai arī, un tur, kur sākās viņas lielākā problēma, viņas lielākā problēma nav grāmatā. Viņa ir tur, kur viņai ir mazāk kontrole. Ja grāmatā, ja tu padomā, grāmata ir uzrakstīta, grāmatā ir bijis fact-checkeris, tur ir bijis vēl kāds, arī viņai ir bijusi iespēja apdomāt katru nodaļu, un pārliecināties un pārbaudīt.
Tur, kur viņai visvairāk dod pa galvu šobrīd, pa ausi internetā, ir visas tās viņas podkāstu intervijas, jo tur jau viņi daudz mazāk var kontrolēt. Tas ir daudz, es jau šobrīd arī varu sākt. Vai gan jau storija arī? Storija, intervijas, fragmenti, rīli. Un tur viņai vairākas reizes ir pārmests par to, ka viņai kaut kādā nāk viesi stāst par kaut kādiem probiotiķiem, bet tie ir tādi, kuriem tā reputācija ir super shady, ka tie ir 20 eiro iepakojumi, kuros sastāvs ir kopējais nopērts lētāko Rimi jogurtu. Jā. Par 68 centi. Viņa te daudz min, bet tā kritika viņai ir tieši vairāk, starp citu, mazāk par grāmatu, vairāk par to, ko viņa dara Instagramā. Skaidrs. Ir tā, ka atkal jau tās visas sieviešu insecurities, tie veidi, kā mēs nejūtamies gana labas, to vislabāk var monetizēt, vai ne? Un vai arī es neesmu stāvējis aptiekā, kur tieši tad, kad es pērku zāles bērniem, es skatos uz visām, uz to plejādi, ar visu iespējamo un neiespējamo skaistākos un vēl skaistākos iepakojumos. Viss sākot no 10 eiro, un jau man tā rociņa stieps. Man stieps arī. Bet tad es domāju, vai tad es pērku visu, vai ne? Vai arī varbūt tomēr ne. Un tad es beigās nenopērku, un es nezinu. Man ir draudziņas, kas lieto tos uzturbagātinātājus un diezgan daudz un dažādus. Vai viņas slimo mazāk? Nē, vai viņām ir superīgā kāda? Tā kā īsti arī nē. Līdz ar to es nezinu. Es kaut kā kinda. Man tas riktīgi nepatīk, kad viņi uzturbagātinātājs popularizē. Bet arī, man par šito arī tās dalīts jūtas. No vienas puses man ir prieks dzirdēt, ka viņi piemin, ka pie ādas problēmām un ādas kopšanas, ka vajag vispirms pārbaudīt, vai tas D vitamīns ir ok. Tas liekas ir riktīgi ok. Kur ir tā robeža? D vitamīns, dzelzs pārbaudīt, ja tev lūst nagi un viss kaut kas tam līdzīgs. D vitamīns, viņi ar tiem matiem sāk, viss pamat tāda asinsaini, pamatiņu pārbaudīt. Tas liekas super ok un vajadzīgs. Tajā brīdī, kad tur nāk kaut kāds 3,5 violets zaļganās naktsveces, vēl kaut kāds eļļas, tā naktsvece tiek kaut kādām konkrētām lietām lietot. Bet vai viņi tur ir uzskaitījuši 4 lapas ar tiem uzturbagātinātājiem. Un es jau redzu, kā dažas no tām fanēm tagad ir no iHerb, tur brauc krāma vienkārši uz Latviju. Un pa kuru laiku viņas dzers. Un viena lieta, par uzturbagātinātājiem arī cilvēki nereti nepamana, ja tu paskatītos sastāvā lietām, es pērku no Ostrovita vitamīns no Polijas, starp citu uzzināju no man pirmā fitnesa kanāla, jo viņš ir tāds liels muļķis, bet viņš sāk tirgot vitamīnus, viņš tirgo Ostrovitu par 4 augstāku cenu, tikai ar savu brandingu. Un es vienā no naida komentāriem redzēju, kur kaut kāds cits fitnesa treneris teica, tie vitamīni ir rīktīgi, ok, laba cena, tikai pērciet taisno Ostrovitu.spēle. Bet, ko es gribēju teikt? Ja tu skaties uz visādiem uzturbagātinātājiem, tur bieži vien ir, tu pērc omegu, bet viņa, tu nepamani, ka viņa nāk kopā ar D vitamīnu. Tu pēc kaut kādu tur dzelzi, bet viņš nāk kopā ar C, tur vēl kaut ko. Un viņi nāk ar visu kaut ko kombinēti. Un var sanākt, ka ja tu tiešām nopēti 4 lapas puses ar uzturvitamīnu, tu esi dzeltens kā burkāns no vitamīna A pārdozēšanas, tavs akns un nieres nesaprot, kas notiek. Un tu vienkārši čurā varavies. Starp citu, vietas tur vienkārši gāri. Es varu ieteikt, ir tāds podcasts Zoe Science, kas balstās, ko sāka Briti. Covid laikā viņi ievāca ārkārtīgi daudz datu par mikrobiomu. Un, cilvēki vienkārši sūtīja kastītēs savas kakas. Un viņi turpina to darīt, tur var vien pievienoties vairāk cilvēku. Viņiem ir milzīga datubāze un viņi visu to analizē. Un tad cilvēki maina savus uzturparadumus, un tad balstoties to, tad viņi arī tur korģēs, savas zināšanas. Un tur bija par uzturbagātinātājiem, ka lielākā problēma ir tā, ka cilvēki nezina, kā viņus kombinēt. Ka, piemēram, dzelzi tev ir jādzer 2 stundas principā pirms ēšanas. Tu nevari ne tur tēju, ne kafiju, ne kādus piena produktus pāri vai to C vitamīnu. D vitamīnam tur tāds noteikums, citiem vitamīniem cits noteikums, bet cilvēki lielākoties aizmirst izdzert. Tad viņi iedzer 6 ripas, un vienkārši beigās viņi īstenībā par daudz lieto tos vitamīnus, radot tieši to stresu, aknām un tam līdzīgi. Kad tas milzīgais ripu apjoms nav labs, un vienīgais, kas patiešām strādā un palīdz, lielākoties ir veselīgs ēdiens un maksimāli daudz dārzeņu un graudaugu tajā racionā. Tas ir tas, kas ir jādara. Un tas būs vienmēr daudz efektīvāk nekā... Jā, es zinu, ka arī neuzsūtās nemaz tik labi viņi,
Es zinu par D-vitamīnu, man gan nomierināja. Man pateic, ka D-vitamīnu drīkst pārdozēt. Jā. Tas ir viens no retajiem, ko tu drīksti atcerēties un tad iemaukt. Jo arī par omegu, par zivju eļu bija tas, ka tomēr kopumā nekas nevar aizvietot to lasi. Vai zivju ēdienas, zivis, kas tev ir jāēd. Tu to man saki pie šī mēneša apkurs rēķiniem. Varbūt var bišķi tomēr savākties nedaudz. Es atvainojos, jā. Tu varat bišķi nomierināties. Es domāju, ka lētāk ir omega nopirkt nekā lasi. Ostrabīt omega ritīs. Kāds lasis, jā? Kāds lasis. Grāmatas struktūrā es tagad bišķi kaut kam arī pārlikšu pāri. Jo te ir vienkārši ļoti daudz kas, bet tā grāmatas struktūra ir tā, ka no sākuma viss nodaļas ir par medicīnu, to medicīnisko fizisko pusi. Jā. Un pēc tam ir kaut kādas tā kā bišķi jocīgākas nodaļas. Tās pirmās nodaļas ir garas. 1., 2., 3. Tur par zināšanām, par perimenopauzi, smadzeņu veselību, simptomi, risinājumi, dzīvesveids. Tās ir vēl pagars nodaļas. Nē, 5. nodaļa jau sākās tas interesantais, jau interesantā lieta. Uz beigām nodaļas paliek īsākas, un es godīgi sakot, viņi ir mēģinājis rakstīt grāmatu, kas aptvērtu visas perimenopauzes jomas, ja? Visu dzīvesveidu. Principā tāds putmūžas sievietes bībeli, jā. Bet tas sākās tāda problēma, ka, piemēram, ir 2 lapas pušu nodaļa par to, kā ģērbties. Tur nekā nav pateikts. Tur ir, varbūt tā nodaļā, es tagad aizmirsu, kā viņai bija vārds, Laura, kur ir podcasts māsība arī, man ļoti simpatizē, no Cēsīs bāzēta latviešu influencera. Viņai ir visi tie ģērbšanās kursi un viss kaut kas tam līdzīgs. Viņa ļoti brīnišķīgs lietas dara, bet 2 lapus nodaļu, kurā nekas nav pateikts. Viņa tur varēja arī nebūt. Viņai nav pilnīgi nekādas jēgas. Varbūt šai influencerē aizies kāds klients varbūt, bet pat nedomāju. Tālāk nākamais arī ir lieta sevi pirmajā vietā. Tur ir kaut kas par izveido savu ciemu, draudzības. Okay. Tad ir kaut kas par karjeras izmaiņām, bet tā ļoti haotiski. Tur ir kaut kādi fragmenti no sarunām ar Žanetu Droni, vēl ar vienu HR dāmu un tā. Bet tā nodaļa ir haotiska un viņa pasaka tādas ļoti bāzes frāzes. Reiķinies, kad mainot. Nē, vairāk par to, ka darba meklēšana prasa tādas klasiskas lietas, kuras tu vari uzzināt viena Google klikšķa attālumā. Piemēram, jo augstāku pozīciju tu meklē, jo ilgāk tev ir jāmeklē darbs. Jo īpaši perimenopauzes laikā. Jā, viņa aizstāvībai, viņa piemin arī sieviešu neredzamību tajā nodaļā. Un par to, ka tas ir gan atbrīvojoši, gan problemātiski. Bet arī ir īsa nodaļa par seksu ar Elīnu Zeseri. Pāris lapas puses. Kur tiek pateikts super bāzes lietas. Tur sarunas, komforts, seks nevis kā spontanitāte, bet skedžulēts notikums, sarunāties par to, menedžēt ikdienas slodzi, lai tur būtu vieta vispār seksualitātei, bla, 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 bla. Tās ir bāzes lietas, vai tām ir jābūt šajā grāmatā. Tad ir nedaudz par deitošanu, vispār kā atrast partneri pusmūžā, arī bāzes lietas. Tādas nekas interesants. Bet tu domā, ka viņai ir tāpat kā tā grāmatai? Atceries Lāsmas 31 viņai pēc 10, kur bija? Viņai apnika. Viņai riktīgi apnika. Bet viņi zināja, ka viņi grib to grāmatu, cik tur lapu? Te ir 268, te ir ap 400. Te ir daudz atsaucējs aiziet, tāpēc 300 ir. Jā, viņi gribēja varbūt tā kā... 287. Jā. Tā otrā puse paliek mazliet bezjēdzīga. Tad arī ir paliela nodaļa par skaistumkopšanu. Zobiem izrādās, tur gan smieklīgi. Zobiem nav milzīgi sakara ar hormonālajām izmaiņām, viņi ir kārtīgi jātīra. Tam ir veltīts centās lapas puses. Okay, wow. Es nezinu, kāpēc tas bija vajadzīgs, jo man šīs grāmatas, man tās beigas, tās pēdējās nodaļas, tās grāmatas, man būtu pieticis, ja mēs apstātos pie īstenībā 4. nodaļas beigās jau būtu bijis labi, kur viņi būtu parunājis par hormonālo un nehormonālo palīdzību. Jo tālāk, tur tā ēšana, tie arī tādi, viņa pie ēšanas nodaļā viņi raksta, ka viņas našķis ir burkāni. Mans našķis tagad ir tas Lidl proteīna sieriņš, kurā ir ļoti maz kaloriju, salīdzinot ar parasto sieriņu. Un viņš ir garšīgs. Okay, es tikko nesen nopirku fit sieriņu, un es viņu ar grūtībām varēju norīt. Viņš ir garšo pēc gumijas, jā. Viņš ir garšo pēc gumijas, jā. Tad viņai ir nodaļa par skaistumkopšanu.
kur arī ir tā kā pamatlietas, rītīgas pamatlietas. Viņi runā tad par to, ka retinols, krēms, ādu noveco, kā viņi noveco. Ok, teorētiski tas tur varētu būt, jo tur tā perimenopauze, menopauze vispār tur riktīgi aiztiek, bet tad ir arī nedaudz smieklīgas lietas, kur viņi min. Tev būs tāda arī lasi lēnām, jā. Te būs šitie lapspusē un nedaudz sākums otrē. Tad visu nodaļa par skaistumu. Tā vietā, lai eksperimentētu ar kosmētikas līdzekļiem vai veiktu pašmasāžas, nav laika. Es izvēlējos, manuprāt, efektīvāko un ilgtermiņā lētāko metodu plastikas ķirurģiju. Pirms tam, protams, izmēģināju botulīnu injekcijas. Man ļoti patika efekts, piera bija gludi un vārna kājas pie acīm pazuda. Taču man ir aktīva mīmika un iedarbība sāk zust jau pēc 2 mēnešiem. Pēdējā reizē injekcija pieras horizontālajām līnijām nenostrādāja vispār. Sapratu, ka šis pasākums ik pēc pāris mēnešiem man ir par dārgu. Par plakstiņu korekciju domāju vairākus gadus. Visvairāk mani kaitināja maisiņi zem acīm, kas radīja mūžīgi neizgulējušos iespaidu. Impulsu deva Instagram, kurā paziņa dalījās pieredzē ar augšējo plakstiņu operāciju. Sazinājos ar viņas ķirurģi. Konsultācijā ārsts paskaidroja, ka man zem acīm ir tā dēvētie malārie maisi. Viņa paskaidroja, ka tie nav klasiskie maisiņi, kas veidojuši tieši zem acis, bet gan tūskas un taukas pilventiņi, kas noslīdējuši zemāk uz vaigu kaula. Tos esot grūti pilnībā noņemt, bet operācijas laikā var savilkt tādu, padarot tos mazāk redzams. Pēc šīs sarunas vēlēšanās veikt operāciju tikai nobried, jo acīm redzami noslīdēja arī augšējie plakstiņi. Pēc sarunas arī augšējie padevās. Ok. Es zinu, kas man izbrīnīja, ka viņa salīdzina botulīnu injekcijām pierē, alternatīva ir plakstiņu plastiskā operācija. Tas tā kā teikt, ka... Tas nav tā kā viens tas pats plakstiņu un piere, kuras vienkārši atdala uz acis. Mans 3,5 gadīgais dēls saka, ka nav. Jo viņš pat zina, ka tās ir atšķirīgas daļas. Šitādas te atsevišķās vietās, šitādas detaļas, es nedaudz brīnos, kā nav neviens noķēris. Jā, nu arī tas, ka... Šīs detaļas, jo šitās ir tādas, kur nevajadzēja faktus čekot, bet es saprotu, ka tas nav ļaunprātīga. Tas vienkārši ir, tava doma lido kaut kādā vienā veidā, un tu nenofiksē. Bet ir atsevišķi šitādas daļas, un man ir jāatzīst, ka Latvijā izdotām grāmatām, un viņa nav vienīgā. Es esmu manījusi vēl kaut kādām, es esmu arī Latvijas kaut kādā vēstures grāmatām, esmu manījusi, kur tās teikuma konstrukcijas bišķiņi ir saplīsušas. Un man liekas, ka tas tāpēc, ka mums ir mazi budžeti, lai samaksātu cilvēkiem, kas vēlreiz pārlasa. Jā. Mēs viņiem maksājam maz. Tur arī, protams, baigi, es teiktu, ka ir bīstami promotēt plastisko ķirurģiju, tādēļ, ka tā ir īsta operācija. Tas, ka kādam rezultāts ir bijis smuks, var gadīties, ka tu pēc tādas arī nepamosties. Tā arī var gadīties. Vai ka tev paliek kaut kāda daļa sejas nejūtīga. Visādas sliktas lietas var notikt. Tur viņi vienkārši, es teiktu, ka varbūt paņem par daudz atbildības, jo kāda tur to izlasīs, aizies uz to. Viņi man varbūt, man tāda teorija, ka varbūt Inga nenovērtē līdz galam to savu milzīgo ietekmi. Zin kā? Bet no otras puses. Nē. Kā sanāk? Latvijā plastikas ķirurgs strādā ārprātīgi atbildīgi. Ja? Tāpēc Alīna Didriksone bija spiesta braukt uz Turciju, likt krūtis, jo Latvijas ķirurgi viņas vēlamajam izmēram pateica nē. Jā. Bet vai tu zini, ka viņai tas deguns tagad esot nejūtīgs, degungals esot nejūtīgs, bet viņa vēl joprojām Didriksone tām savām sekotājām tur tagad iet tā izlos, ka tos pupus varēs ielikt tajā Turcijā, kas man liekas, wow. Jā, bet Latvijas speciālisti regulāri noraida klientus un saka, ka viņi neliks tur kaut kādas krūtis vai kaut ko nedarīs, tāpēc, ka viņi uzskata, ka tas nav droši šim pacientam. Tāpat tās pacientiem ir dots garas sarunas par riskiem. Tas ir ārstu atbildība. Kopumā es taču neiebilstu pret to, ka viņi saka, ka reāli krēmi, ietaupām naudu uz krēmiem. Es arī, starp citu, plānoju, ka, ja man kaut ko vajadzēs, es taisīšu facelift. Aha. Es jau nemēģināšu tur ieguldēt kaut kādās tur lāzers ar facial kaut kas, kas visu maksā kaut 500-700 €, nolikšu to naudu un tad lai tie skroderi strādā.
Lai tie skrūti strādā. Vai tiem ārstiem ir pienākums informēt man par riskiem? Jā, bet es gribētu, lai viņi nesalīdzina botulīna injekcijas pierēju ar plakstiņu operāciju. Tas būtu tā kā teikt, ka apnika botoks palielināja krūtis. Viņi par filleriem arī izsakās par to. Viņi arī piemin par filleriem un riskiem ar filleriem nedaudz. Tāpat viņa arī izsakās arī ļoti labi. Viņa ir aprakstījusi par to, kas Latvijā vispār drīkst veikt injekcijas. Šis, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo Latvijā brīdim ir skandāli, kad ir kaut kādi nekvalificētie. Latvijā tikai ārstniecība, ārsts. Tie pārsvarā ir ārsti dermatologi vai plastiskie ķirurgi, kas veic šīs te injekcijas. Un visas iestādes, kas drīkst to darīt, tās ir ārstniecības iestādes. Jā. Nekādas skaistuma. Viņas visas ir atrodamas internetā. Ok. Tas labi. Dažas iestādes smieklīgi bija vienreiz, kad viena iestāde man izsniedz čeku, kur daļa no summas bija uzrakstīta kā dermatologa konsultācija. Viņi varbūt viņi iesniegts nodokļos. Jā, tev varbūt tas jādara. Tālūk, tātad jā. Tad tālāk ir seks, jā, iepazīšanās, un bišķiņi ir par to neredzēto sievieti. Jā. Lūk, jā. Bet tā kā tā sieviete neredzama, tad tikai bišķiņi. Bišķfilīt. Par to kontroversialitāti, manuprāt, es par to visu pretrunīgu, man liekas, ka es jau ar tevi pļāpājot pieskāros. Tas galvenais ir par to, ko viņi publicē internetā. Pēdējie skandāli bija par to, ka viņai lika izņemt arī reklāmas, tāpēc, ka tika uztvērti kaut kādi tie podkāsti par reklāmām zāļu. Mani pārsteidz viņas nezināšana šajā jomā, ka viņi ejot šajā jomā, ņemot vērā, ka viņi saka, viņi ir perfekcionisti, kas visu izdara detalizēti, un viņi apzināti šobrīd iet influenceru jomā, es nesaprotu, kāpēc viņi nav pati papētījuši šādas lietas. Tas būtu man vienīgais. Kļūdīties cilvēcīgi, kas mani izbrīna, ka viņi pilnīgi par jebkuru šādu, viņi visu principā apvainojās. Viņi apvainojas un diezgan nejauka arī pret tiem komentētājiem, teiksim tā. Jā, tas viss iet ļoti augstos toņos, jo tās problēmas, kas viņai ir pārmestas, nav nāvīgas problēmas. Jā, tur ir tā lieta, un vieglāk ir, no tāda PR viedokļa, vieglāk ir vienkārši pateikt, es atvainojos, man nebija taisnība, es labošos, nevis iesaistīties 86 diskusijās, kur tu beigās pasaki muļķīt tādēļ, ka darbojas sociālo tīklu, tas, ko tu teici, kad skaļums ir 10, lai gan vajadzēja būt 4. Jā, godīgi sakot, arī tie pārsvarā arī tie viņas oponenti jāatzīst, arī ir pēc dabas skaļāki un dramatiskāki. Tāpēc, ka varbūt arī sociālajos tīklos citādāk nedzird. Es jau arī redzu, kas man tredos kādu postu aiziet. Tiklīdz es kādu nosaucu par muļķi, iet uz desmitnieku, kad es saku, man nelikās šis ok. Nevienu tas neinteresē. Tas izsvērtais viedoklis. Pilnīgi nevienu interesē izsvērtais viedoklis. Tas, un vēl arī viņa pēdējā laikā, šeit viņa ļoti minimāli grāmatā par to runā, bet šobrīd pēdējais kašķis ar viņu ir tāds, ka viņa ir atkal testosterona izmantošana sievietēm. Viņa ir pati sākusi off-label lietot testosteronu, un viņu arī liek internetā, ka viņu lieto. Off-label nozīmē, ka medikamenti, kas ir paredzēts vienam mērķim, mēdz izmantot arī citiem mērķiem. Līdzīgi kā Ozempika. Ozempika atsevišķas zāles manā dzīvē arī ir bijis, kad viņas, kad ārsts arī saka, klau, mums nav labas bāzes, bet mēs redzam, ka šis strādā. Tāds ir. Bet testosterona gadījumā ir tas, ka viņa viņu lieto spēka pieplūdumu un enerģijai, bet reālie pētījumi, libido laikam vēl kaut kam. Bet tie pētījumi rāda, ka īsti sievietēm viņš īstenībā strādā tikai priekš libido. Bet viņa viņam piedēvē tur citas labās īpašības, un šobrīd ar viņu internetā kaujas par to, ka viņa nav paskatījusies to, ka tie visi pētījumi, kas ir mazi, un ka visādas metaanalīzes, kas ir tad, kad tu veic cauri jau iepriekš veiktiem pētījumiem, kad tās rāda, ka īsti tāda efekta nav, un arī vīriešiem to medikamentu lietošanai arī ir ļoti šaurs lietošanas. Bet tagad, kopš viņa lieto tās viņas fānes, līdzīgi kā viņas tās kraus no iHerba pasūta, tad viņas arī šito, un tad tagad būs vairāk datu. Viņa principā kaut ko zinātnē. Varbūt tas īstenībā tā ir. Tas īstenībā ir slepens Stradiņu universitātes pasūtījums, kā dabūt. Vienkārši mums nav daudz, lai visiem uzsaukt. Jā. Vai arī turklāt tur nav naudas, lai uzsaukt, bet tas nebūtu ētiski. Bet tur ir... Ja viņas to ir nopirkuši iHerbā, tad čisti labi. Jā, bet es domāju, ka viņa ir
kaut kādu lietu parādījis mums, par kuru mēs neesam īpaši domājuši. Mēs esam pieraduši pie tā, ka influenceri, es tiešām domāju, viņi tad strādā vairāk kā influenceri, mazāk kā žurnālisti. Viņi ir tagad publiski personi. Viņi ir publiski personi. Mēs esam pieraduši pie tā, ka tur tās influenceris pārdod, stāst par tiem saviem kremiem. Arī tā skatā, ne tikai pārdod, bet arī stāst vienkārši, tas ir foršs krems. Ja? Un tas ir licies vienmēr normāli. Man nešķiet normāli tas, ka tiek normalizēta arī tā ādas dažādu veidu durstīšana, vai, piemēram, vienu brīdi bija, es nezinu, kas notika ar manējo Instagram algoritmu, bet man bija entās tādas sabiedrībā atpazīstamas, stilīgas, skaistas sievietes, kas dodās likt to sistēmu ar kaut kādiem vitamīniem vai ko tur. Un tad viņas tur dzēra kaut kādus kokteļus un tā kā smējās kā tās sievietes ar salātiem. Un man likās, man rada tādu baigot diskusiju, man liekas, ka tur ir kaut kāda robeža pārkāpta, ētikas, kuru nevajadzētu pārkāpt. Te ir arī daļa par to, gan starptautiski, gan arī Spriņģi mazliet kritizē par to, ka perimenopauzē ir tās sliktais overlaps, tā pārklāšanās ar šī brīža komerciālāko medicīnas trendu, kas arī Latvijā, ko Anti-Aging institūts dara. Viņi principā tirgo veselīgi, kas idīski skan ļoti, ļoti labi, ilgs veselīgs mūžs. Kas tur varētu būt slikts? Nekas, vai ne? Bet tur nāk tās dīvainās sistēmas, ja? Tad tur nāk kaut kādas arī, man rādās video, kur tiek ieteikta kaut kāda īpaša aknu pārbauda, kas pēkšņi tev maksā kaut kāds 450, 700 eiro. Un es strapjos uz viņas arī, es neesmu uztaisījis, bet es redzēju, ka tāda ir, jā. Jā, 450. Un, ja kāds mums to grib uzdāvināt, we're in. Un arī viņiem ir dīvaini tam Anti-Aging institūtam. Tas ir bišķiņ cita tēma, jā, bet viņi ir bišķi saistīta. Tam Anti-Aging institūtam arī ir tur vienās durvīs sēž viens no labākajiem Latvijas ģimenes ārstiem, ko es vispār zinu, man bijusi ģimenes ārsta. Lieliski ārsti. Blakus durvīs tur sēž oficiāli skaitās uzturārste, dietologs. Bet praktiski viņa gadiem jau tirgo kaut kādus dīvainas diētas ar kaut kādām tur garu izdzīšanām un dīvainiem šķidrumiem un ar kaut kādu mūžīgās jaunības un šitos visus antivēderu uzpūšanās vitamīnus un arī vēdera formas, tāpēc mainīšanās dienas gaitās, tāpēc vēlos uzņemt, ir normāli, jo tu ieliec ēdienu, viņš aizņem vietu. Ja, tā, tīri tā. Bet tur ir tā robeža un arī šeit bišķiņ parādās tas, kad viens puses viņa saka, ka viss arī perimenopauzes, tas galvenais stūrakmens ir miegs, ēdiens, kustība, samazināts stress, pamats standarta lietas, kas ir visur. Bet tad sāk tie grūstas 4 lapas ar tiem vitamīniem, vēl kaut kas, un tev jau sākās, un arī par to vingrošanu tajā nodaļā tur ir šitā, bet galvenais, nekur netiek teikts, ka galvenais, ka tu sporto. Tur uzreiz aiziet pie tā, ka tu to dari nepareizi, un tagad tev visu laiku pa minūtēm. Sagrūz kauli, čeko tur vēl kaut ko. Ne, tā kā varbūt nosvinam, varbūt uzreiz pasakām, ka galvenais, ka tu dari. Ko dari? Un man ir aizdomas pret visu, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Saprot, ja tā diēta grib paņemt visu manu dzīvi, jo tos makros ir jārēķina, cik tu gramus var olbaltumvielas, kas tev ar šķiedrvielām, man liekas, ka tas, es tev piekrītu. Tur ir kaut kāds bullshit, tu man kaut ko mēģini pārdot, un tas ir šobrīd gan ar Spriņas Instagramu, un es nedomāju, ka viņa to dara tie cilvēki, kas pie viņas nāk runāties, daļa no viņiem, un Anti-Aging institūtu. Jā, un tur ir, es tev saku, es neesmu pārliecināta, kur ir, mēs vispār nezinām, kur tā robeža, mums tikai tagad varbūt tā saruna sākas, bet, vai mēs esam šīs sarunas vidū, bet es zinu, kuras ir tās lietas, kas man rada diskomfortu, un man liekas, ka mums vajadzētu kaut kādu tādu cilvēcīgāku, normālāku sarunu, kur mēs tā kā metam ar akmeņiem Ingai Spriņģei, ka viņa atļaujās darīt to, ko vispārēji, godīgi sakot, ir darījuši jau sen, jā? Jā. Bet tas vairāk ir etu Inga. Jā, tas ir, jā. Nu tā kā... Es gan kopumā, es nezinu, kāds tev kopumā sajūtas par šo grāmatu un projektu?
Zini kā, tiešām es tagad redzu, ka vajag atdalīt sociālos tīklus no tās Jā, grāmatas. dalam nost. Jā, dalam nost. Grāmata ir izpētīta, runā par tēmu, par ko citi nerunā, samērā izsvērtā veidā, un iespējams nodara vairāk labumu nekā ļaunumu, bet vienkārši tā, kā man tur pietrūkst, ir plašāks skats uz to, kā mēs tur nonācām. Un vai tiešām tā novecošanās un tās ķermeņa izmaiņas ir kaut kas tāds, par ko mēs ar visām varas maktītēm cīnāmies un padaram to par savu dzīves misiju, vai mēs kaut ko pieņemam un ejam tālāk. Man līdzīgi, man liekas, ka tā bāze, tas pamats, es jūtos bišķi mierīgāka par savu nākotni, jo lasot grāmatu, tur iezīmējās, ka ir visādi risinājumi, un ka īstenībā tu vari iet pie ārstiem un runāt par šiem risinājumiem, un kad tie karstumi viļņi, ja, nu tā kā, par ko es visu dzīvu, būs tā perimara, visi tie vulgārie. Jā. Tas nav nāves spriedums, tev nav dzīve jāparalizē, tu vari iet pie ārstiem, tas, ka viņi runā ar Latvijas ārstiem, tas parāda, ka Latvijā ir ārsti, kas ir gatavi šo jautājumu strādāt. Es jūtos labāk. Es jūtos labāk, drošāk par savu nākotni. Kur man paliek bišķi skāņi, ir tas, ka grāmata ir drausmīgi daudz par to hatu. Un es saprotu, ka tā ir viena no bāzes lietām. Nu, tas ir viens no tādām, medicīniski, tā ir viena no lietām, ko var darīt, bet varbūt ne ar matiem un skaistumkopšanu saistītā nodaļā. Es nezinu, man nav problēmas, nav problēmas pret fileriem un plastisko ķirurģiju, jo viņi nesola to, ko viņi nevar izdarīt. Jā, viņi saka, šito Santa tu dari, tāpēc, ka tu esi sekli kā peļķa. Jā. Šito, kad mēs runājam par medikamentiem, kuriem tas varētu būt blakus efekts, man tur bija sāks. Ar botulīnu es zinu, ko es daru. Ar šeit es jau varu sākt melot bišķiņi. Tāpēc es varbūt to sarunu. Jā, un ārstu. Ej, tu pierādi man. Aha. Kas tad es ar savu polisi apstaigāšu 10? Man ir veselības apdrošināšanas polisi. Tici man. Es esmu gājis pie dermatologa dēļ pumpām uz dibeni. Tu man tikai Bring it on! Bring it on, vai ne? Tas, un tas, ko tu saki, ka tur tā kā izklausās no viņas tās tonalitātēm, ka viņa visu savu dzīvi šim ir pakārtojusi. Jā. Bet varbūt es gribētu pakārtot dzīvi un būt bišķi laimīgāk un sportot tikai 3 reizes nedēļā. Un varbūt mans našķis nav burkāns un es svaru pat 4 kilogramiem vairāk. Jā. Varbūt es tā varu nodzīvot dzīvi, jo man draugi. Jā, kaut kā nav vajag priecīgi. Tas ir, arī pat darbiņš ir pakārtots tam, ka paralēli ēpastiem tev ir jāstaigā. Tā, ka tas izklausās, ka viņai ir tiešām tā kā es es tā negribētu dzīvot. Es tā negribu dzīvot. Izklausās riktīgi nepriecīgi. Tas ir tas. Jā. Es negribu visu savu dzīvi pakārtot savam ķermenim un savam vizuāliem izskatam. Jā. Bet man nav nekādas problēmas gulties zem adatas vai āžu. Jā, īsāk runājot, mēs beigsim, bet man šķiet, ka turpiniet mums rakstīt komentārus, kas jums patika, kas jums nepatika, kur jūs piekrītat, kur nepiekrītat, kādas lietas mēs esam aizmirsuši piebilst, vai kur mēs bijām netaisnas pret autoru, un sūtiet, kādas grāmatas mums vēl ir jāapskata. Man ir 6 grāmatas rindā. Es vēl neesmu izdomājis, kur būs nākamā. Davai. Labi. Labi. Čau. Čau.